Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Vēlreiz labvakar, dāmas un kungs. Milzīgs prieks par jūsu klātbūtni šeit. Tiešām esmu patīkami pārsteigta par tik lielu apmeklējumu. Patiesībā apzvanot jūs visus, es domāju, labi, ja pusi no tām, kas pieteikušās būs, es saprotu, cilvēkiem dzīve ir aizņemta, bet jūsu atbildes, ka jūs gaidat un ka jūs noteikti būsiet, ja neviena slimība, kas dažus ir apturējusi, manu sirdi ļoti, ļoti iepriecināja. Tā kā vēlreiz es esmu Dace Rence un šodien esmu šeit gan kā atbalsta centra Tilts sociālā darbiniece, gan kā topošā adoptētāja un kā daudzi vai daži no jums varbūt mani pazīst no Instagram konta Darling Use Your Words, kur esam sarakstījušies, tikušies, attālināti, un man tiešām ir prieks jūs klātienē satikt. Vakara gaita būs sekojoša. Šīs 4 brīnišķīgās dāmas ir šeit, lai dalītos ar savu pieredzi. Man ir tas gods un prieks katru no viņām pazīt, viņu stāstu vairāk vai mazāk zināt, un tieši tādēļ viņas ir šeit uzaicinātas, jo patiesībā viņas katra kaut kādā mērā ir bijušas tādas instrumentālas, es nezinu, vai latviski ir tāds vārds, bet angliski ir manā dzīves gājumā. Ja? Un varbūt kāds no jums jau zina, es esmu dalījusies par savu 20 gadu neauglības pieredzi, par tās atstātajām rētām un brūcēm, par mūsu ar vīru ceļu uzņemot pirms 20 gadiem ģimenē meitu, kurai šobrīd jau ir 27 gadi, par visu to ceļu, kas ir bijis pa vidu, par tām brūcēm, sāpēm, laiku, kas ir bijis vajadzīgs, lai tas viss sadzītu, un par šo jauno cēlienu mūsu dzīvē, kad esam uzņēmuši šobrīd ģimenē puisīti, un atkal speram šo soli, lai vēlreiz, otro reizi uzņemtu ģimenē bērniņu. Un esmu jau dalījusies, kad periodiski tas ir bijis grūti, ir bijušas šaubas, ir licies otrais, tas noteikti nebūs vairs stāsts par mums. Mans vīrs ļoti atklāti ir dalījies un teicis, ka vairāk mēs to nedarīsim, tas bija par smagu un par sāpīgu. Un tas lēmums bija jāpieņem un ar to domu bija jādzīvo. Bet tad notika dzīve un brīnums. Un es ticu, ka Dievs strādāja pie mūsu abu sirdīm, laiks darīja savu, bet arī liela loma bija cilvēkiem, kas bija līdzās. Kāds pateikts vārds, kāda pieredze, kāds notikums, kas mani pa mazam solītim virzīja pretī tam, kur mēs šobrīd esam. Un tāpatās arī bija ar manu vīru. Un tad es tā domāju, un tādēļ arī uzdevu šo jautājumu Instagramā saviem sekotājiem, vai jūs esat kādreiz domājuši vispār par iespēju uzņemt ģimenē bērnu. Un mani tiešām tā pārsteidza, cik daudzas sievietes, arī kādi vīrieši atbildēja, kas bija, ka jā, ir domāts, un, protams, nākamais mans jautājums bija, bet kas jūs attur? Man tik ļoti interesēja zināt, bet kas ir tas, kas jums neļauj vai attur spērt to nākamo soli? Un tas, ko jūs rakstījāt un dalījāties, tas bija pārsteidzoši, tas bija ļoti atklāti, tas bija godīgi, un tas radīja to vēlmi satikties un tos jautājumus pārunāt. Un es negribu runāt pati vairāk daudz, ir citas brīnišķīgas pieredzes, kuras es vēlos, lai jūs dzirdat, bet vēl tikai 2 lietas, vai vienu apkopošu. Par mūsu stāstu ir, kad viens no pēdējiem pilieniem patiesībā mana un mana vīra sirdī, lai spērtu šo ticības soli un uzņemtu ģimenē bērniņu, bija mana sirds saruna ar Maiju. Un es nezinu, vai jūs sekojiet sirds sarunu mūsu raidierakstam, podkāstam, ja? Kur mēs stāstam un dalamies ar pieredzi, bet tieši intervijas laikā ar Maiju viņa kaut ko tādu pateica, kas manā sirdī, ziniet, kā tādā ledus kalnā kaut kādu plaisu radīja. Un tad pēc tam es atnācu mājās un es teicu, Maija teica tā.
Un es ar tādu sievieti runāju, es nevaru beigt domāt. Un vīrs man tāds klusētājs, bet tas, ko es biju teikusi, bija viņa sirdī palicis. Un pagāja mēnesis, līdz mēs satikām savu puisīti, un tieši Maijas teiktais par vērtībām, kuras mēs varam nodot bērnam, ja tie nav gēni, bija dzīvi mainošs mūsu stāstā. Tādēļ es ticu, ka tas, ko šīs brīnišķīgās dāmas dalīsies šokar, iespējams arī jūsu sirdī būs vai nu kā tāds ūdens, kas aplaistīs to zemi, kas varbūt augst pēc tāda bagātinājuma, vai tāds pēdējais pamudinājums, un tādēļ, jā. Vēlreiz atgādinu, ja sarunas laikā jums rodās kādi jautājumi, lūdzu izmantojiet šos QR kodus, kas ir uz jūsu galdiem, un jūs anonīmi variet atsūtīt savus jautājumus, kurus es pēc pirmās daļas, kas būs iepazīšanās ar dāmām un viņu pieredzi, es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un, protams, arī pēc formālās daļas beigām būs iespēja katru paķert aiz rokas un uzdot jautājumu un parunāt. Un tātad mūsu īpašās esmu, tu vienmēr man koriģē, viešņas, man vienmēr ir grūti ar valodu, ja? Es sākšu šādā secībā, un tad es ļaušu jums katrai pastāstīt Vēsma Sandberga, draudzene, kolēģe, gandrīz kaimiņiene un vienkārši brīnišķīga sieviete manā dzīvē. Vēsma, es aicināšu tevi vispirms pastāstīt īsumā, ieskicē varbūt savas ģimenes profilu, jo jūs katra pārstāviet gan dažādas aprūpes formas, ja tā varētu teikt, un arī tādu pieredzi, kādēļ šis solis ir spērts adoptēt bērniņu, un šeit būs mikrofons, darīsim tā ieslēgts, tad tu pastāstīsi, tad mēs dosim tālāk Maijai, Dacei un Madarai, un pēc tam būs konkrēti jautājumi, kurus es uzdošu. Nu, tāds aptuveni būs plāns. Lūdzu, Vēsma. Jā, kā jau Dace teica, mūsu ģimenē, mēs esam adoptētāji, mūsu ģimenē ir jau izauguši 3 bērni, 2 no tiem ir bioloģiskie un 1 bērns ir adoptēts. Mūsu mīļā meitiņa ir adoptēta, viņai tagad ir 20 gadi, un mēs viņu adoptējām tad, kad viņai bija 2 gadi. Katra adoptētāja sapnis blonda zaļām acīm, pati skaistākā joprojām. Kas mūs pamudināja? Tajā laikā tas bija 2006. gads. Adopcija vēl bija tāds liels, bišķi uz robežas bubulis, noslēpums, bišķi kauns, nērti. Cilvēki ļoti maz runāja par to. Nebija atbalsts. Ja bija citi adoptētāji mums apkārt, mēs to nezinājām, ka tādi ir, jo visi slēpa. Es nevaru teikt visi, ja, bet lielākā daļa slēpa. Un mēs ar vīru zinājām, ka mēs gribam adoptēt, un mēs adoptējām. Un mūsu meita ir brīnišķīga, bet audzināt bērniņu, kurš ir ļoti, ļoti cietis, ārkārtīgi atšķirās no tā, kā audzināt bērnus, kas ir tavu pašu miesu un asins, kas ir uzauguši tavā vidē jau no ieņemšanas brīža. Un lēnā garā mācījāmies, gājām šo ceļu kopā ar meitu, pieļāvām praktiski visas kļūdas, kādas vien grāmatā ir. Pēc tam sāku mācīt kursus, tad arī sapratu, ka pieļāvām pilnīgi visas kļūdas. Esam ar meitu par to daudz runājušas, bet no vienas puses tā ir bijusi visgrūtākā lieta manā dzīvē, ko mēs esam darījuši. No otras puses, nekad dzīvē es neskatītos atpakaļ un nemainītu to, kas ir noticis, jo mēs esam pilnīgi citādi ģimene, citādi cilvēki, tāpēc, ka mēs esam gājuši caur šai pieredzēji. Un tas bonus, ja, un tas skaistais, kas mūsu dzīvē tagad ir bijis katru sāpju vērts. Paldies, tad Maija. Maija Kavusa, kā jau es minēju, ja? Maija ir adoptētāja un aizbildne. Un, jau adoptētāja. Adoptētāja. Spriedums stājies spēkā. Apsveicu. Lūdzu, pastāsti, ieskicē varbūt savas ģimenes profilu un nedaudz tā kā to pagātni, un tad pārējos jautājumus es jums dāmas pēc tam. Jā, labvakar, man ir ļoti liels prieks jūs visus šovakar šeit redzēt. Tiešām paldies Dacei par šo burvīgi sievišķīgo vakaru pēc tik nogurdinošas darba dienas. Mani sauc Maija Kavusa, esmu adoptētāja. Man ir adoptēti 2 bērniņi, puisīts, kuram šobrīd ir 4 gadi, un meitiņai ir 1 un 8. Tikko stājās spēkā meitiņai tiesas spriedums, tā kā oficiāli viņa jau tagad ir mūsu meita. Bērniņus uzņēmām ģimenē, kad puisītim bija 6 mēneši un meitiņai bija tikai 3 nedēļas.
Bērnu savu bioloģisko mums nav. Ceļš līdz adopcijai mums bija ļoti, ļoti garš. Mēs ar vīru esam laulāti, jau iet 18. gads. Un tas bija lēmums, ja nemaldos, kādi 16 gadi. 16, 15 gadi, kad mēs gatavojāmies. Tur bija gan terapija, jo sievietei, kura adoptē, ļoti svarīgi ir rast atbildi uz jautājumu, kāpēc man nav bērni? Kāpēc es neesmu tāda kā visas pārējās? Un tas ir jautājums, ar ko ir jāstrādā sievietei pašai. Un tas ir ļoti garš ceļš, kamēr es atrodu atbildi pati priekš sevis. Un mana atbilde bija, ka es nevēlos savu bioloģisko bērnu. Tā bija atbilde, kas mani pārsteidza, kas man bija jāpieņem, kas man bija atklāti jāpasaka vīram, jo man ir jādod arī vīram tiesības izvēlēties, vai viņš vēlas turpināt ar mani dzīvot, jo es nekad nedzemdēšu savu bioloģisko bērnu. Un viņš izvēlējās palikt. Bet tas bija pirmais solis, kad mēs pateicām jā, mēs uzņemsim bērniņu, tas būs mūsu ceļš. Bet pirms uzņemt bērniņu ģimenē, protams, dzīvojot 18, tad bija 16 gadus tādā komfortā, tikko man bija pasūtīts jauns grāmatu skapis, tāda bibliotēka, kā es sapņoju. Un viss bija ideāli, un tad mēs sēdējām vienu vakaru ar vīru, dzērām vīnu, glāzi vīnu pēc darba, un domājām, cik ilgi mēs šādā komfortā dzīvosim. Mēs ceļojām, bija dzīvoklis, ir izveidota karjera, viss ir, un vai tiešām viss atlikušais mūžs ir jāpavada tādā sakārtotībā, kur ir tas hauss? Kur ir tā dzīvība, kur ir tā nekārtība, ka tu jau sāc ilgoties pēc tā, lai kāds atnāk un mazliet uztais tādu virpuli tajā visā sakārtotībā. Bet bija tas jautājums, bet kā tagad man ielaist bērnu manā sakārtotajā vidē, kā es viņu uzņemšu, vai viņš nebūs svešinieks. Un kas mani pamudināja pieņemt šo lēmumu, tomēr iesniegt bāriņtiesā iesniegumu, es šeit arī simboliski pieliku, tas bija balodis. Tas bija balodis, kuru es atradu ievainotu ielas malā, un viņš man deva to atbildi, ka tad, kad tu atnes kādu mājās, sāc par viņu rūpēties, viņš kļūst par tavu ģimenes locekli. Un tieši tas bija tas, kas man deva to impulsu, jā, es rakstīšu pieteikumu, es iesniegšu bāriņtiesā iesniegumu un mēs sāksim šo ceļu. Protams, pēc tam bija ļoti grūti, tā nebija nekāda rožu vanna, nemelošu, tas nav tā, ka mēs tagad skaisti atveram durvis, skaisti uzņemam bērniņu, protams, tas ir garš ceļš. Bet tas ir izdarīts, un šobrīd ir 2 ļoti, ļoti skaisti bērni. Pa vidu, protams, ja mēs vēl runāsim, tur vēl ir depresija un vēl viss pārējais, bet tas ceļš, kas ir noiets, tie ērkšķi, kas ir sadūruši, tas viss ir bijis tā vērts. Tiešām. Un, ja kāds ir bijis sieviešu konferencē, Matei baznīcā tagad, kad bija, man ļoti uzrunāja vārdi, kur no Jesaja grāmatas es došu tev kroni pelnu vietā. Un tas bija tas, kas man tik ļoti sasaucās ar visu šo adoptētājas ceļu, ka tev šķiet, ka jā, viss ir nodedzināts, ir pilnīgi pelni, vairāk nekā nav, bet tad beigās tu redzi, ka tur ir arī tas kronis. Un viņš tiešām ir. Par to es esmu 200% pārliecināta. Paldies. Paldies, Maija. Jā, nākamā Dace. Un Dace ar Madaru abas pārstāv citu aprūpes formu. Un tieši tādēļ man ļoti gribējās, lai jūs ziniet, ka ir arī citi veidi, kā bērniņš var ienākt ģimenē, un cits veids, kā mēs varam atsaukties vajadzībai, atvērt savu namu, būt noderīgi un darīt ļoti, ļoti svētīgu darbu. Tātad auģu ģimene. Dace, pastāsti par sevi, savu ģimeni. Jā, labvakar.
Kā jau Dats minēja, mēs esam auģu ģimene. Es esmu auģu mamma. Bet viss aizsākās ar to, kad mums mājās ir 2 bioloģiskās meitas, kurām šobrīd ir 7 un 10 gadi. Bet tad, kad mēs uzsākām ceļu būt par auģu ģimeni, kad mēs tiešām jau tā reāli sākām kārtot visas papīrlietas, kursus, meitnēm bija tikai 3 un 6 gadi, kas bija vēl maziņas, jā, mums bija mājās hauss, mums bija tā nekārtība un netīrie trauki un bardaks. Un tad man likās, kāda starpība, 2 vai 3 to bardaku taisa. Nav jau īstenībā. Tā starpība varbūt ir tā, ka jā, ja vīrs var paņemt vienu, es varu paņemt otru, un tad tas 3. par vidu. Kaut kā mēs atradām to vēl 3. roku ik pa laikam. Bet jā, kāpēc auģu ģimene? Kādreiz man likās, ka ir tikai adopcija, jo tas bija vienīgais vispār, par ko tika kaut kādā līmenī runāts, ja bija runa par šiem sistēmas bērniem. Bet tad gadus šķiet 12 atpakaļ, kad mēs ar vīru bijām tikko precējušies, 1. gads laulībā, Matei baznīcā notika informatīvs vakars, kur bija Vēsma, un neatceros, man šķiet arī Dace. Un tā bija pirmā reize, kad es uzzināju, ka mēs kā ģimene uzzinājām, nav tikai adopcija, ir auģu ģimene, ir viesģimene, kad ir vēl cita veidi, kā būt iesaistītam. Jo tā adopcija, godīgi atbildot, mani mazliet biedē. Jā, daudzi saka, ka man ir plaša sirds, jo es varu uzņemties būt auģu mamma, bet man šķiet, ka adoptētājiem ir mega plaša sirds, jo tas ir stāsts uz mūžiem, kas mani mazliet biedē. Un tad, kad es uzzināju par šo formu auģu ģimeni, man likās tāds akmens mazliet pat novēlās, jo man visu laiku bija tāds, nē, mēs nevaram, man gribētos, bet mēs nevaram, es nevaru, es neesmu tik drosmīga, bet tajā vakarā, kad jā, tika vairāk stāstīts, bet ir tāds auģu ģimenes, kas paņem šo bērnu, kas nav juridiski brīvs, bet kuram tomēr uz kaut kādu laiku tās mājas ir vajadzīgas. Un tad es sapratu, šitas priekš manis ir kaut kas saprotams, kaut kas paceļams. Un pat pirmajā brīdī bija tā, ka mēs varam pamēģināt, jo mēs saprotam, tas nav uz mūžiem. Pat, ja nesanāks, es pateikšu, es tajā izgāzos, bet es pamēģināju. Un tā mēs mēģinam jau 4 gadus. Jā, šo 4 gadu laikā pie mums ir bijuši 4 auģu bērni. Un šobrīd, un mēs cenšamies, ka vienlaicīgi pie mums ir viens auģu bērniņš, kas ir tīri mūsu kapacitātes dēļ, lai mēs varam dot pietiekami gan šim auģu bērnam, gan arī saviem bioloģiskiem bērniem. Tomēr apzināmies tās savas robežas un savas iespējas. Tā kā, jā, šobrīd mums mājās ir 3 bērni. Puisīts, kuram ir drīz būs 1,5 gads, kurš arī ir labs viesulis. Paldies, Dace. Madara, tavs stāsts un pieredze. Jā, mani sauc Madara. Mēs ar vīru laulībā esam jau 19 gadus, un Dievs mūs agri svētīja ar saviem bērniņiem. Mums ir 3 dēli ģimenē aug, un tagad esam kļuvuši arī par auģu vecākiem. Mēs kļuvām par auģu vecākiem. Patiesībā statusu mēs dabījām jau ļoti sen, 3 gadus atpakaļ. Un tad pa tiem 3 gadiem tur bija tik daudz šaubu, un tik daudz atrunu, un tik daudz nezināmā un bailes. Līdz ar to mēs baigi vilcinājāmies un nespērām to soli uzņemt bērniņu savā ģimenē vesels 3 gadus. Bet pagājušā gada augustā mēs beidzot kļuvām par auģu vecākiem vienam puisēnam, kurš pie mums bija 4 mēnešus. Un uzreiz jau, kad mēs uzzinājām, ka viņš dosies tālāk savā dzīves ceļā prom no mums uz citām mīlošām mājām, Bāriņu tiesa jau mūs uzmeklēja un teica, ka, hei, kur ir vēl viens bērniņš, kuram vajadzēs mājas. Un tad sanāca, jā, ka mēs uzņēmām mazu puisēnu, kurš bija tikko no slimnīcas piedzimis, nesen kā 4 dienu vecs viņš bija, kad mēs par viņu uzzinājām.
un uzņēmām mājās otro bērniņu. Tur pārklājās 3 nedēļas, tas bija diezgan tāds traks laiks, bet izturējām, bija ļoti, ļoti labi. Tagad esmu mājās bērnkopšanas atvaļinājumā tātad ar šo te jaunāko puisēnu, un kā es vispār tā kā saņēmu sirdī, ka ir jāiet šis ceļš, tas bija kaut kā man tas likās tik pašsaprotam un tik loģiski, jo es esmu uzaugusi tādā vidē, kur riņķi apkārt vienmēr ir bijuši bāreņu bērni. Mēs gan no skolas, gan no draudzes devāmies uz bērnamiem, pavadījām laiku kopā ar šiem bērniņiem, un patiesībā arī mana mamma un tētis bija viesu ģimene kādai meitenītei. Meitenei 12 gadus vecai, un man toreiz bija 6 gadiņi. Tā kā es uzaugu būtībā ģimenē, kur bija bāriņu bērniņš, un tur bija arī viņas draudzenes, un tas likās tik dabīgi, ka tā tas ir. Nu, tā kā, ja var teikt, ka, piemēram, liekas loģiski, ka tu pabeidz 12. klasi, pēc tam tu esi studēt, tad tu varbūt veido ģimeni, atrod savu darbu. Nu, tie liekas tādi loģiski soļi. Tad man likās, ka katram cilvēkam tas loģiskais solis kaut kādā dzīves posmā ir uzņemt bērnu ģimenē, kurš ir palicis bez vecākiem. Nu jā, un tad mēs sagaidījām to īsto brīdi, kad mēs ar vīru tam būsim gatavi. Viņam tas nācās mazliet grūtāk, jo viņš nebija audzis tādā vidē, bet kopā mēs līdz tam izaugām. Jā. Jā, paldies, Madara, tu jau aizskāri nedaudz to tēmu, ko es gribēju visām jums uzdot. Vai tas bija jūsu kopīgs, jums visām ir mājās vīri, tātad nav tikai es pieņemu lēmumu, un es daru, vai tas bija jūsu kopīgs lēmums, kā jūs to saskaņojāt? Es esmu dalīsies ar savu pieredzi, ja, kad nevienmēr ir vienprātība, kad tu nevari skaldīt un valdīt, ir jārēķinās ar otru. Kā tas bija jūsu pieredze? Kā jūs sapratāt? Es varbūt arī tad paturpināšu, ja? Man liekas, ka vienmēr pārī, ja tas ir pāris, kas uzņem bērniņu, vienmēr būs viens, kurš būs tas iniciators, kuram bišķiņ vairāk gribēsies. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, ka abi tomēr ir uz viena viļņa. Un mūsu gadījumā patiesībā, ka mēs visi 5, arī bioloģiskie bērni ir uz viena viļņa, jo tas ir, liekas jau it kā, ka tā audžu mamma, viņa jau būs tā, kas tur tiks ar visu galā, un tas jau vairāk uz viņas pleciem, bet patiesībā tā nav, jo visa ģimene tiek ietekmēta. Un man liekas, ja nav tā vienprātība, tad tas var ļoti sašķelt ģimeni, bet attiecīgi, ja ir šī vienprātība un tiešām visi ir uz vienu viļņu, tas var ļoti stiprināt ģimeni. Un tajā 3 gadu periodā, kad mums bija status, bet mēs nespērām to soli, viens no iemesliem bija tas, ka vienā mirklī mums piedāvāja arī mazu puisēnu, un mēs tā kā jau spērām tos soļus, uzzinājām kaut ko sīkāk par viņu, zvanījām uz slimnīcu un tā. Bet es skatos, ka mans vīrs, viņš saka, jā, ka varam uzņemt šo bērniņu, bet es redzu, ka viņā nav tas entuziasms. Un es tā kā nojautu, ka nav kaut kā līdz galam labi. Un mēs tā izrunājāmies no sirds un sapratām, ka viņam vajag tomēr laiku, ka nav īstais laiks. Un, jā, viņam tajā laikā tieši palika 40 gadi. Es nedomāju, ka tā bija gluži kaut kāda 40 gadnieku krīze. Varbūt to var nosaukt par tādu attīstības lēcienu, ja? Jo kaut kas notiek ap tiem 40 gadiem, ka tu tā mazliet izvērtē, kas tu esi, ko tu gribi, ko tu esi sasniedzis, kāds ir tālākais dzīves ceļš. Un jā, pagāja, tad mēs uzrakstījām bāriņtiesā lūgumu, lai uz gadu liek mums mieru, tā kā neievieto nevienu bērniņu. Un interesanti, ka šī gada laikā man kaut kā likās, ka varbūt tomēr nav šis ceļš jāiet, savukārt vīrs pieauga tajā domā, ka nē, daram to. Un tad pagāja tas gads, un viņš arī bija tas iniciators, kas ierosināja. Tad speram šo soli. Un tagad ir tiešām tāda vienprātība tajā. Un arī, ja nāk kādas grūtības vai sarežģījumi, tad mēs zinām, mēs abi pie tā esam vainīgi, ka pieņēmām to lēmumu. Tādā ziņā, ka mēs abi tajā esam iekšā. Tā kā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Paldies. Lūdzu. Tātad, jā. Cik veci ir bioloģiskie bērni? Man liekas, ka man pašai ir 18 gadi. Tā sajūta ir tāda, bet īstenībā mans vecākais dēls šogad svinēs 18 gadus. Un tad ir viens 16 gadnieks un jaunākais dēls ir 9 gadus vecs. 3 brīnišķīgi stalti puiši. Jā, mūsu ceļš, lai cik tas varbūt komiski neskanētu, sākās pirmajā randiņā. Mēs runājām gan par saviem bērniem, kādu mēs redzam savu nākotni.
kādu ģimenes sastāvu, cik daudz bērns vai cik maz bērns. Un jau pirmajā randiņā mēs pieskārāmies arī pie tēmas, bērnam bērni, adopcija tajā brīdī. Un kāpēc tā, jo gan es, gan vīrs vidusskolas laikā mēs gājām ciemos uz bērnamiem. Kā jau bieži vien skolās ap Ziemassvētkiem tiek organizēts gādāt dāvanas, iet apciemot bērnus. Un mēs nemācījāmies vienā skolā, tas mums katram notika atsevišķi tajā dzīves posmā, bet mēs gājām ļoti līdzīgi to ceļu, kad jau vidusskolā bija kaut kāds tāds mazais aķītis, kas pavilka, un es atceros sevi ap 17 gadiem, tāds bērna prāts vēl riktīgs, un es toreiz ejot uz tiem bērnamiem, bija tāds nekad nedzemdējuši bērns, kamēr vēl Latvijā būs bērnam bērni, un tāds maksimālisms, un protams, tad tu satiec savu sapņu vīrieti, un saproti, ka tu tomēr gribi arī tos bioloģiskos bērnus, bet tomēr ar visu to kaut kur vēl palika tā pirmā randiņa saruna par šiem bērniem, un tas, kad apkārt mums bija cilvēki, vēsma, kas mums stāstīja un aicināja šīm sarunām, mūsu draugi tuvi kļuva par auģu ģimeni, kas īstenībā gan mums pieaugušiem, man un vīram, deva tādu labu iedrošinājumu, tīri redzēt, kā tas notiekās, jo auģu ģimenē, manuprāt, ir tāds vesels cikls, kas notiekās bērniņš ienāk, tu ar viņu dzīvo, tu ar viņu iemācies sadzīvot, kaut kādā ziņā arī viņu mazliet tā kā salabo, jo situācija ir salauzta, bieži vien bērns ir ar kādām veselības problēmām, un tad tas nākamais cikla posms ir tā bērniņa palaišana tālāk viņa dzīvē. Auģu ģimene nevis patur pie sevis visbiežāk, bet vai nu tad atgriež kādam no bioloģiskās ģimenes radiniekiem vai adopciju. Un mums tik ļoti paveicās, ka mēs šo pilno ciklu varējām izdzīvot tik cieši ar draugiem, un arī mūsu bērni to redzēja. Mums nebija jāstāsta kaut kāda teorija, bet viņas jau reāli to zināja no dzīves. Tā kā tas ļoti, ļoti palīdzēja. Un palīdzēja saprast, ka mēs to varam, mēs gribam to ceļu iet. Un, tā kā, tas bija tāds ļoti dabīgs process, viss notika tik pašsaprotam, mums pat nebija, ja Madara minēja to, ka varbūt kāds ir tas vadītājs, tad mums ar vīru tā bija tāda sinhrona saruna, kad viens saka, Klau, varbūt mēs esam gatavi, un otrs, varbūt esam. Brīnišķīgi, paldies, Maija, un kā bija jums ar vīru? Jā, kā jau es teicu, mums tas ceļš bija ļoti garš, tie bija 16 gadi, bet es teikšu līdzīgi, kā jau es teicu, mums bija tas diezgan sinhroni, jo mēs arī, kad mēs satikāmies, mēs abi nākam no tādām destruktīvām ģimenēm, līdz ar to tā bērnu pieredze mums ir ļoti labi zināma, un to mēs arī sajūtu līmenī vienmēr esam sajutuši un bijuši diezgan tuvu šiem sistēmu bērniem. Un mēs jau aprecoties vienojāmies, ka ja gadījumā mums nebūs bioloģisko bērnu, tad tas ceļš, kā bērniņš ienāks ģimenē, būs caur adopciju. Bet, protams, viens ir pieņemt lēmumu, bet otrs ir izaugt līdz tam. Un mana pieredze stāsta, ka ir jāizaug abiem. Nevar viens uzņemties to iniciatīvu un pretstatā otram pieņemt šo lēmumu, tam ir jābūt kopīgam lēmumam, jo, kad bērniņš ienāk ģimenē, ir ļoti daudz izaicinājumu, ļoti daudz, un tur ir jāstrādā komandā. Tas ir komandas darbs. Mēs bērniņu uzņēmām, kad viņam bija 6 mēneši, puisītis bija ļoti traumēts, tāpēc ļoti liels prieks dzirdēt par auģu ģimenēm, kas ļoti godprātīgi pilda savus pienākumus, cieņpilni, palaiž šo bērniņu tālāk pie adoptētājiem. Mums bija puisītim stāsts, kur viņš bija paņemts naudas dēļ, tā nebija Rīgas auģu ģimene, tā bija Madona. Un viņš mums bija, kā dārzenīts, reāli kā dārzenīts, ļoti, ļoti smagi traumēts. Un, principā, gadu mums nācās strādāt tikai ar šo traumu, un tur ir tas komandas darbs. Ja ir tikai viens, kurš tā kā ir uzņēmies šo iniciatīvu,
ir ļoti grūti, jo to nevar izdarīt viens. Tur ir jābūt komandai. Un mēs pieteikumu iesniedzām tikai tad, kad mēs abi bijām uz viena viļņa un abi teicām šo vārdu jā. Bet tas nebija tā, ka es tagad uzrakstīšu un vilkšu otru līdzi. Tas tā nestrādā. Adopcijā tas tā nestrādā, jo tas ir kopdarbs. Tā reāli ir liela komanda, kurai ir jāstrādā, jo bērniņi ir rehabilitējami. Tā tas tiešām ir. Paldies, un Vēsma, tev bija jau un ir 2 brīnišķīgi dēli. Pietrūka meitiņa. Tā varētu domāt, jā. Nē, tas nebija iemesls, kāpēc mēs uzņēmām. Es līdzīgi kā pārējās meitenes arī, kāds man liekas, es ar kādu runāju te ar Lienu, man liekas, ka bērnībā jau, kad spēlējos ar lellēm, man bija savi bērni, adoptētie bērni. Kaut arī man tas adopcijas, viss tā tēma bija tāda miglaina, bet tā bija tāda ideja. Un tad vēlāk arī es strādā organizācijā, kur mēs gājām uz bērnām, es arī biju tajā apritē. Vīrs savukārt nāk no kultūras, kurā tas ir tā pilnīgi normāli, tas nav nekas tāds ārkārtējs, ka tu adoptē, un tad, kad mēs sanācām kopā, tad mums bija tā doma, jā, ka mums būs savi bērni, un mēs arī adoptēsim arī savu bērnu, bet adoptēsim. Un piedzima man puiks, vīrs saprata, ka viņa ligzda ir pilna, ka viņam vairs vietas nav. Bet tad bija tādi apstākļi, kad mums piezvanīja no bērnu nama kāda audzinātāja un teica, pie mums ir meitenīte 2-gadīga un viņai nevajag būt bērnu namā. Tas bija tālajos 2000. sākumā, kad ļoti daudz kas notika haotiski. Un tas, kā mēs tikām pie bērna, no šīs dienas perspektīvas būtu nelegāli. Mēs to nezinājām. Mēs vienkārši gājām tā, kā mūs vadīja, ja, tur tie profesionāļi. Pēc tam aizgājām uz bāriņtiesu, ja, un tur bāriņties ķēra pie galvas, ja, un teica, vai jūs nesaprotat, labi, tas ir pagātnē viss. Bet tas, kas tā kā mani pārliecināja, ka tas ir tas, kas mums ir jādara, man ir ārkārtīgi daudz entuziasmu, un es ģenerēju idejas, nemitīgi, visu laiku ģenerēju jaunas idejas, un vīrs man ir tāda labā bremze, kurš uzklausīja, bet šo mēs nedarīsim, to mēs nedarīsim. Un savukārt, tad, kad mēs aizgājām apciemot savu mīļo Annu bērnu namā, viņš bija tas, kas atpakaļ ceļā jau domāja, kā mēs pārkārtosim māju, kā mēs iekārtosim istabu, un kas ir ļoti neraksturīgi viņam. Un es tādu vienkārši sēdēju sastingus, ja man gribējās spiest bremzi, bet es sapratu, ka šī ir ārkārtīgi neparasta situācija. Bet līdzīgi kā pārējie teica, ir jābūt abiem uz viena viļņa. Mēs savai meitiņām bijām 5. pieturas vieta 2 gados. Tas ir ļoti daudz mazam bērnam. Viņa bija cietusi ļoti daudz, un tas nozīmē, ka bija ārkārtīgi smags darbs. Un kas vēl, ko es gribu uzsvērt, abiem ir jābūt uz viena viļņa, un abiem ir ļoti daudz jāstrādā ar sevi. Ja primārais darbs ir ar sevi. Un pirms jūs sperat šo soli, ir tiešām jāieskatās spogulī, jāieskatās acīs, jāparunā ar draugiem, kolēģiem, uzticības personām un jāsaprot, kas ir tas, kas tie sāpinājumi, kas ir jūsu dzīvē. Jo citādi arī būs ļoti, ļoti grūti audzināt bērniņu, kurš ir ļoti ciets. Paldies. Nedaudz paturpinot šo tēmu, vienkārši man ir bišķi ko teikt arī par savu pieredzi. Dāmas runāja par vilni. Es jūs gribu nomierināt, kad uz tā viena viļņa var uzkāpt dažādos laikos. Ja, un varbūt sākumā nesanāk uzkāpt abiem vienlaicīgi uz tā viļņa, tad bišķi jāpagaida tas. Ziniet, kurš tur ir tas 9. lielais vilnis, ja? Tad tu gaidi, nav tas vilnis, iet gads pēc gada, un tad abi uzķer. Un tas bija mūsu stāsts, ja, kad vīrs man teica vairāk kārt, nē, mēs par to jautājumu esam runājuši, es to vairāk negribu. Kāpēc tu man atkal prasi? Un jūs jau ziniet, mēs ar Vēsmu esam kolēģis, mēs strādājam tiltā, un katru dienu gandrīz vai notiek bērniņu ievietošana ģimenē. Mēs redzam, kā tas maina bērnu dzīves, kā tas maina ģimeņu dzīves, un patiesībā arī šo ģimeņu pieredze man bija dziedinoša, un daļa no manas terapijas redzēt, kad, var, notiek, viss iet uz priekšu, dzīve neapstājās, ir atbalsts, ir sistēma, viss notiek. Un es ik pa laikam atgriezos pie vīru un es teicu, varbūt tomēr. Nē. Līdz brīdim, kad es vienkārši pastāstīju, kad ir viens puisīts. Un viņš teica, pastāsti vairāk.
Un tad es no tā sava sērfa dēļ, ja es tā varētu izteikties, nokritu no šoka. Ja? Tādēļ, to es jums stāstu ar iedrošinājumu, ka pat ja šobrīd nav, vajag pagaidīt. Tas nenozīmē, ka ar laiku kaut kas nemainīsies, kā Vēsma lieliski teica. Un man liekas, ka visas dāmas, es zinu, ka arī Maija ir ilgstoši strādājusi ar sevi, tātad terapija, savu brūču dziedināšana, apzinātības tāda praktizēšana, atbilžu rašana uz jautājumiem un varbūt, ja ne šobrīd, pēc kāda laika. Ja tas ir jūsu gadījums, jo vairākas no meitenēm, dāmām, kas man rakstīja, kādēļ nespar šo soli, bija tieši tādēļ, kad vīrs, partneris nav gatavs, ka saka nē. Un es zinu, cik sāpīgi to ir dzirdēt, bet neuztveriet to vēl par galējo atbildi. Viss var mainīties. Dāmas, mans nākamais jautājums būs pēc Kedbas labākajiem principiem. Ja? Mums Kedba, tas ir kompetenti emocionāli traumēta bērna aprūpe, kurs, ko mēs pasniedzam uzņemošajām ģimenēm. Un tur ir tāda aktivitāte, ko mēs piekopjam tādās grupās, kad mēs aicinām padalīties ar augšā, lejā vai opapā. Un ko tas sevī nozīmē? Mana zemākā pieredze, sāpīgākā, priecīgākā pieredze, un tad mans lielākais pārsteigums šī ceļā. Vai jūs esat gatavas padalīties, varbūt katra, par jūsu augšā lejā opapā uzņemot ģimenei bērnu? Un ko jūs esat sapratuši varbūt par sevi un par savu, šo pieredzi, lūdzu? Kur ir gatava? Jā, par to pirmo augšā. Uzņemot pirmo audžu dēliņu, tas būs īsi, bet tik ļoti īpaši. Mēs viņu saņēmām 8 mēnešus vecu, un bija tik brīnišķīgi redzēt, kā viņš atvērās. Protams, viņš arī auga, fiziski auga, bet viņa acīs bija, mēs pamanījām ar laiku, tāda dzirkstelīte, kas tur iepriekš nebija bijusi. Un tā nebija tikai es, kas to pamanīja, varbūt tur sieviete emocionāli vai kas, bet tie bija arī mani bērni, mani puiši, tīneidžeri, kas pamanīja to, un arī mans vīrs. Un tas ir tik ļoti sirdi sildoši, ka tu redzi, ka tas bērns atverās un ka viņš piedzīvo šo te mīlestību un šo te ģimenisko vidi un viņā parādās beidzot dzirkstelīte. Tas bija tas augšā. Tad par to zemāko punktu. Jā, kas ir tāds sarežģītākais esot audžu ģimenē, vismaz mums, laikam tās saskarsmes veidošana, jo ar bioloģisko ģimeni. Es neiešu baigi detaļās, bet nedaudz pastāstīšu, ka mēs nākam no tādas mums ģimene un radi un viss draugu loks ir tāds viens foršs skaists burbulītis un tad tu kļūst par audžu ģimeni un tu saproti, ka tev ir jāielēš tavā dzīvē cilvēki, kurus tu tā dabīgi varbūt ar viņiem neveidot kontaktu. Un tu saproti, ka ir arī tāds cits burbulīts, par kuru tu tā varbūt tu zināji, un uz ielas tu pāji garām cilvēkiem, tu redzi, ka viņiem ir sarežģījumi, bet viņi ir vienkārši garām gājēji, bet pēkšņi tev ir jāatver būtībā savas sirds cilvēkiem, kur ir problēmās. Un šajās te saskarsmēs, tas tik ārkārtīgi dīvaini, tās emocijas, kas nāk. Es zinu, ka tas tā ir ne tikai man, bet visām audžu mamām, man liekas, kuriem ir jāveido saskarsme ar bioloģisko ģimeni. Man bija tā sajūta, ka bērniņš ir tā kā mūsu, mēs viņu atvedam uz mājām, mēs viņu pieņemam kā savu, mēs viņu apģērbjam savās drēbītēs, un viņš ir mūsu tajā vidē, un viņš taču ir tāds mūsējies. Un tad tu aizēji un satiec šos te bioloģiskos radus, un tu saproti, nē, tas nav mūsu bērniņš, tas ir viņu bērniņš, un viņi viņu mīl, un patiešām vēl labu viņam, un tu saproti, ka tie ir tie viņa asins radinieki, un viņš nemazam nav mūsu. Un tas bija tāds, laikam, emocionāli visgrūtākais, bet, tā ir tāda lieta, bet cik labi, ka ir atbalsts, un tas arī ir tas opapā, par ko es gribu padalīties, ka atbalsta centrs Tilts, ko es nezināju, tas bija baigais pārsteigums. Man likās, ka mēs iziesim kursus, un tur arī mūsu ceļi tā, šķirsies. Mēs būsim ieguvuši kaut kādas zināšanas, un tālāk, kā mums iet, tas jau tad atkarīgs no mums, vai kā neiet. Bet īstenībā ir milzīgs atbalsts no atbalsta centra. Es domāju, Dats, tu pastāstīsi vēlāk vairāk, ja? Ja būs iespēja un interesi. Tā kā tas bija tāds foršs opapā.
tas augšā, kā jau es teicu, mēs meitu uzņēmām pirms 18 gadiem, tā kā man ir tā priekšrocība, ka tas ceļš ir garš, tas nogrieznis. Un strādājot arī daudzām uzņemošajām ģimenēm, es redzu, ka liekas, ka ir iestrēguši, ja, un maļās tur uz vietas un netiek. Un kad es redzu to sākumu, un es redzu, gals vēl nav, protams, 20 gados cilvēkam, ja, bet es redzu to, kas ir noticis tajos 18 gados, un cik tas ir brīnišķīgi. Ja, ka viņa ir tiešām brīnišķīga jauna sieviete, kura pilnībā funkcionē sabiedrībā, kur spēj veidot attiecības, kurā ir karjera, kur spēj domāt arī par citiem cilvēkiem. Tas, kas varbūt ir lejā visā tajā ir, mēs arī kursos to mācām, ka trauma piesaist traumu. Un pirms tiem 18 gadiem gan es, gan vīrs bijām tādā diezgan lielā neziņā, tādā neapzinātā stāvoklī paši par savām lietām, kā mēs esam gājuši cauri. Un tagad tas bērniņš tev uzspiež uz tās pogas, kas ir tava poga, nevis viņa poga. Un nāk laukā zaņķis, prast runājot. Tad gribas jau vainot to bērnu, viņas liktos gēnus un visu pārējo. Ja? Un teikt, redzi, es biju tāda pieklājīga latviešu sieviete, vidusmēra, kas gāju uz teātri, ja? Un tagad pasties kādu raganu paliku. Bet tas jau viss iekšā man bija, vienkārši vajadzēja īsto triggerīt, kas tev uzspied, lai tā viss tā žampa nākt uz augšu. Ja? Un tas ir tas lejā, ja ka tu ieraugi sevi, kāds tu patiesībā esi, un tas galīgi nesmuki. Bet tas opapā, tas foršais ir te, ka tu atzīsti, ka šis te, kas nāk no tevis laukā, nav par bērnu, vispār nav par bērnu, tas ir par tevi. Un, kad tu sāc ar to strādāt, tad tajā gala beigās gan bērns ir vienkārši brīnišķīgs cilvēks, gan arī tu, kas esi tam visam gājis cauri, esi kļuvis daudz nobriedušāks un daudz veselāks cilvēks. Ja, ko tas visiem ir maksājis? Briedums maksā kaut ko, vienmēr. Briedums kaut ko maksā, un ja mēs ejam šo ceļu kā brieduma ceļu, ne tikai bērnu brieduma ceļu, bet arī kā savu brieduma ceļu, pilnīgi ar atvērtām acīm, tad tas tāds foršs opapā. Es neapgalvoju, ka es esmu tagad tāda perfekta visi, ja, bet katrā ziņā daudz apzinātāka par tām lietām, kas man sevi ir jāmaina un kas jau ir mainījies. Paldies Dievam. Lielas paldies, Maija. Jā, mans augšā bija laikam satikšanās ar savu dēliņu. Protams, katra mamma, kas ir topošā mamma, kas ir saņēmusi lēmumu par to, ka ir tiesības iepazīties ar bērniņu, tā tad ir šis lēmums par adoptētāju statusu, un tad ir tā patīkamā trīsa, kur tad ir tas mans bērns, kā es tagad viņu satikšu, un es tagad esmu rindā, un mēs bijām kaut kādi 300, un es tagad redzu visu to rindu un visu to sarakstu, kurš tagad būs bērns mans, un tad mēs ar vīru kaut kā nomierinājāmies, tā, kad labi, lai mums tas lēmums tur stāv, mēs mierīgi gaidīsim. Un nepagāja neilgs laiks, tas bija kaut kāds mēnesis, es pirms lekcijas šķirstu sarakstu, jo reiz ceturksnī Labklājības ministrija sūta sarakstu ar visiem juridiski brīvajiem bērniņiem. Un pēkšņi es tajā sarakstā ieraugu puisīti 5 mēneši, kas ir ļoti neraksturīgi, ka zīdainīts ir šādā sarakstā, un es jūtu, ka tas ir mans puisīts, visu, un es viņu gribu redzēt. Un mēs pieteicāmies Labklājības ministrijā, ka jā, mēs tagad viņu brauksim skatīties, jo tur vēl jāsaņem ir atļauja, tad ir bāriņtiesā, var iepazīties ar lietu, un tagad mēs brauksim. Un tā sajūta ir tāda kā pirmajā randiņā. Tu nezini, ko vilkt, kas tagad man skaistāk izskatīsies, kādu mētelīti, bija agrs pavasaris, un tad man tur nēta tādu violetu, tad to, un tad šito, un visa tā pucēšanās ir tāda, it kā tu tiešām iet uz pirmo randiņu un tas satraukums, un mēs tagad braucam, mums jābrauc uz Madonu, un tas ceļš ir garš, un kāds viņš izskatīsies, jo bildīte nav, mēs neko neesam redzējuši, tikai izraksts no slimnīcas, un tagad mēs aizbraucam un iznes mums to puisīti, un viņš ir tik bezgala skaists. Es paskatos, un tur ir pilnīgi vīra smaids, viņa seja, un visu, un es esmu iemīlējusies tajā bērnā, un es viņu tagad gribu vest mājās, bet ir tās 5 vēl tikšanās reizes.
Pirms es viņu varu uzņemt, un tagad es esmu pasūtījusi torti, tur labākajā konditorijā, tur ar marcipānu uzrakstu, sveicam mājās, nopirkusi balonus, un tagad es braukšu pakaļ bērnam, un tad sākās mans lejā. Es saņēmu bērnu, bērns bija slims. Es ieraudzīju, kādā stāvoklī ir viņa āda, kāds viņš ir dārzenis patiesībā, ka viņš ir dzīvojis badā, ka viņš ir mētājies vienkārši gultā, ka viņš reāli ir vecs cilvēks. Viņa skatiens bija tā, kā vecam cilvēkam, kuram vairs, viss nekas vairs nav palicis šajā dzīvē, un viņš ir bezgala vīlies. Un tā mana tā diena ar tiem baloniem un ar to torti, viņa pēkšņi noplaka, jo man bija jāzvanās ar ģimenes ārstu, ko man tagad darīt ar bērnu, man ir jāklausās, kā viņš elpos, vai man viņš ir jāved uz slimnīcu, un man sākās depresija. Man sākās depresija, ko klasificēja kā pēcdzemdību depresiju, kas bija pilnīgi klasiski pēc visiem simptomiem. Man sākās panikas lēkmes, man bija bail no bērna. Es nevarēju iziet ārā no istabas. Man likās, ka es esmu briesmīga māte, es būšu vispār vissliktākā māte pasaulē. Un, kā jau Vēsma teica, trauma pievelk traumu. Un man sākās ļoti smags posms dzīvē, kur man bija jāatzīst, Maija, tu netiksi pati galā. Un es gāju pēc palīdzības, un man bija jālieto antidepresanti, kas man bija ļoti smagi sev atzīt, ka jā, tas ar mani notiek, bet visā tajā smagumā es zināju, ka ar bērnu viss ir kārtībā. Ar mani nav kārtībā. Tā ir mana trauma. Tas ir kaut kas, ar ko ir jāstrādā man. Un adoptētājiem ir tā lielā atbildība, ir terminēts laiks. Tev ir doti 6 mēneši. 6 mēnešu laikā tev ir jādod gala vārds, vai tu to bērniņu paturi savā ģimenē tālāk, un tad tev ir tiesas process, un tad viņš juridiski kļūst par tavu, vai nu arī tu viņu atdod atpakaļ sistēmā. Un es sapratu, ka tajos 6 mēnešos es neesmu gatava tam, tiešām sirdī neesmu gatava tam, lai es tagad pateiktu visai Latvijai, ka jā, es mīlu šo bērnu un tas ir mans dēls. Es 6 mēnešu laikā to nesajūtu, un man bija ļoti smaga tā tiesas diena, kad man tiesnes tiešām viņa tā arī man jautāja, vai jūs mīlat šo bērnu? Un es tur tā stāvu, es vēl kā tagad atceros, un es viņai meloju, es saku jā. Bet iekšēji es jūtu, ka nē. Un tas mans stāsts, tas ir par to, ka par mammu tu dzimsti sāpēs. Jo viens ir tas, ka tu piedzimsti kā sieviete, kā sieva, tad, lai piedzimtu kā māte un izdzīvotu to traumu, kas varbūt tev ir tieši tajā mātišķajā daļā, ir jābūt bērnam. Un tas bērns, tā ir tāda dāvana, kas tevi rada, dzemdē par māti, jo man kādreiz likās, cik labi ir adoptētājām. Bez sāpēm mēs paņemam bērnu, un mums tur viss ir skaisti, un tā, nē, tāpatās tev viņš būs jādzemdē psiholoģiski, caur sāpēm, caur nenormālām sāpēm, un tikai tad, kad es izgāju cauri tām visām sāpēm, es ar viņu varēju satikties. Es ar viņu satikos, jo es viņu dzemdēju. Es viņu piedzemdēju. Un arī bērns gāja cauri sāpēm, mēs abi gājām cauri sāpēm. Un tad tas opapā man bija par to, ka man likās, man ir nozagta tā balonu laime, man ir nozagta tā torte, tas viss prieks, kad piedzimst bērns, un es tagad viņu iznesu no slimnīcas, un tad man atnāca meitiņa. Meitiņa atnāca pēkšņi ar vienu zvanu vakarā no bāriņtiesas, ir atstāta meitenīte slimnīcā, nevar atrast auģu ģimeni, vai jūs būtu gatavi ņemt. Mēs nebijām ne rindā, nekur, un tas bija 5 minūtes. Mēs ar vīru teicām, jā, mēs braucam pakaļ. Un tad, kad es viņu ieraudzīju, tas bija mans opapā, tur bija viss mans rozā,
Tur bija visi mani baloni, tur bija visa mana torte, tur bija mana bilde pie dzemdību nāmā ar bērniņu krēsliņā un man augstpežu kurpes un kleita un viss rozā. Un tas bija tas, ka man tomēr dzīve ir uzdāvinājusi to iespēju, kā mammai saņemt bērnu, izjūtot to mammas vieglumu, to laimi. Un katru dienu es uz viņu skatos un viņa ir man opapā. Katru dienu. Jā, tas mūsu ģimenes, man gribās teikt ne tikai manis, bet viss mūsu ģimenes augšā noteikti ir tās gaidas. Un to noteikti palīdz darīt mūsu meitas, jo tās meitenes, kurām arī patīk spēlēties ar lellēm, ar bēbīšiem, un viņas laikam ir tās, kas visvairāk gaida. Viņas prasa, šodien, kad? Un es saku, es nezinu, kad tante zvanīs no bāriņtiesas, tad arī būs. Un tā mēs katru rītu ceļamies, un šodien mamma būs, šodien es varu palikt mājās, neiet uz bērndārzu vai uz skolu, un tas to gaidīšanu padara tādu priecīgu, un tu saproti, kad rekur ir bērns, kas smaida un gaida to māsiņu vai to brālīti, un tas ir tāds tik skaisti skatīties tajā bērnu priekā, kas ir mūsu privilēģija, jo mums ir šie mūsu bioloģiskie bērni, kas ļoti, ļoti gaida tos auģu bērniņus. Tas ir tāds ļoti liels augšā, bet tad atnāk arī tas lejā, un mans lejā bija otrais auģu bērns, kur tu nezini, kāds viņš atnāk. Tu nekad nevari zināt, vai tie būs baloni, vai tā būs kūka, vai tā būs ātrā palīdzība. Piedošana, tas emocionāli, jo šis stāsts, viņš bija ļoti grūts, bet, paldies Dievam, viņš ir beidzies ļoti skaisti. Jo meitenīte šobrīd dzīvo ar saviem vecvecākiem, kas viņu ļoti mīl. Kā man gribās teikt, viņa dzīvo savā princešu pilī, kur viņa tiek ļoti mīlēta, bet pāris dienas pirms Ziemassvētkiem bija Covid, viss bija cieta. Mēs nonācām bērnu slimnīcā, reanimācijā. Un tajā stundā es nezināju, ārsti nezināja, vai viņi izdzīvos, vai viņi man reanimologs tā arī pateica, mēs nezinām, vai viņi sagaidīs Ziemassvētkus. Un tas, kā auģu mammai, tas ir super zemākais punkts, jo tev ir iedota tāda atbildība. Un es apzinājos, ka tā nav mana kļūda. Es neesmu to bērnu novedus līdz tam punktam, bet man rokas trīcēja, kājas trīcēja. Un es sapratu, tas ir uz mani tā. Protams, arī uz ārstu atbildību, bet šobrīd es esmu tā bērna mamma, tā atbalsta persona, piesaists persona, un man ar to ir jātiek galā. Protams, mēs ar to veiksmīgi tikām galā, padzīvojām nedēļu slimnīcā, Ziemassvētkus sagaidījām slimnīcā, lūdzām visi, lai mūs laiž ārā uz jauno gadu, jo arī meitenes beidzot bija to savu sapņu auģu māsiņu sagaidījušas. Mamīte nāca mājās, ved mājās to meitenīti, un tas neizsakāmi bija to piedzīvot, tāpēc tā sajūta, ka tu nezini, kas notiks. Tu tiešām nezini, kādā stāvoklī tas bērniņš, lai arī mums viņi iedeva ar stāstu, viņi ir tik mierīgi, viņi tik labi guļ, ēd slinki, bet gan jau tiksiet galā. Un tā ar katru auģu bērnu mēs saņemam to bērniņu, un kopš tā gadījuma man ieslēdzās tāds bišķiņ stress, man ir jāizdara visi tie punkti, jāpārbauda, vai tiešām viss ir kārtībā. Un tāpēc katru reizi uzņemot, tas ir tas zemākais punkts, kamēr es neesmu pārliecinājusies, kamēr es neesmu minimālos ārstus apmeklējusi, tiešām uzzinājusi, ka veselībai, dzīvībai nekas nedraud. Tās dienas ir ļoti, ļoti zemes manā dzīvē, tāds satraukuma pilns laiks. Bet tas tiek izdzīvots, pārdzīvots, un tad atnāk arī opapā. Un mūsu gadījumā tas opapā
ir tas, ka mēs, kā auģu ģimeni, mēs paplašinam savas ģimenes robežas. Mēs šos bērniņus dodam tālāk vai un atpakaļ. Kādos gadījumos tie ir vecvecāki, kādos gadījumos tie ir adoptētāji, un mums ir ļoti, ļoti palaimējies ar šīm ģimenēm, kuras mēs satiekam savā dzīvē. Mums ir ekstra vecmāmiņu meitenēm, jo viņas tā arī viņas sauc, viņas nezina, kā viņai ir vārds, viņas saka vecmāmiņa. Un viņa tiešām ir arī kā mūsu ģimenes trešā vecmāmiņa. Mums ir krustmāte, krustāvs, kas ir vienkārši atnākuši pie mums, kas ir vēl vienas auģu meitiņas adoptētāji. Viņi ir superīgi mūsu, tie pat nav ģimenes draugi, tā ir ģimene, jo mēs tajā brīdī, kad mēs esam tajā pārejas posmā, kad bērniņš iet pie adoptētājiem vai pie bioloģiskās ģimenes, mēs to daram ļoti lēnām, ļoti pakāpeniski, daudz tiekoties, daudz draudzēties, daudz laika, svētkus, Ziemassvētkus, dzimšanas dienas pavadot kopā. Mēs tiešām iegūstam tādu lielu ģimeni, un tas ir tāds milzīgs, priecīgs opapā, jo es nekad negaidīju. Man likās, mēs to bērniņu atdosim, un tur tas ceļš beigsies saskarsmē, bet nē, mēs turpinam. Mēs bijām Ziemassvētkos svinēt kopā Ziemassvētkus atkal, vai tiekamies uz kādām ballītēm. Un ne tikai mēs, bet arī, kamēr tas bērns dzīvo ar mums, viņš jau uzauga ar mūsu draugu loku. Un bija tik priecīgi redzēt, kā auģu meitiņas jaunā ģimene arī to viņu draugu loku, to mūsu draugu loku nepamat novērtā, bet uzaicina ciemos, jo viņi saka, tie taču ir viņas draugi. Tas nekas, ka viņi tikai 3. dzimšanas dienas svin, bet tie taču ir viņas draugi. Un tas ir tāds, man pārsteigums šos gadus to darot, kad īstenībā, ja man kādreiz likās latvieši ir tādi noslēgti, tādi uz iekšu vērsti un nenāca man klāt, tad šeit mēs atkal iepazīstam cilvēkus, kas ir ļoti atvērti, kas saka, nāciet, būsim viena ģimene. Un, tas mans tāds milzīgs prieks, kad nekas nekur netiek nogriezts, bet kad mēs turpinam draudzēties. Paldies! Brīnišķīgi stāsti un tāds ieskats jau jūsu ikdienā un pieredzē. Un prieki, bet par tām sāpīgajām lietām, domājot vai tām ielajām, tas atstāja iespēju uz partnerattiecībām. Un mans nākamais jautājums, tām, kuras vēlas atbildēt, kā šī jūsu pieredze ir ietekmējusi jūsu partnerattiecības, bet varbūt ir kāda atziņa, kas ir dzimusi, jo ir grūti, ir emocionāli, ir jārūpējas par bērnu, bet tad ir arī vīrs. Varbūt. Kāda no jums ir gatava? Maija? Tas, man liekas, ir vissarežģītākais jautājums, kāds vien var būt šajā stāstā. Tas ietekmē, tas ļoti ietekmē, īpaši tad, kad ir šīs ielejas, tāpēc, kad tas ir zemākais punkts, un šajā zemākajā punktā jūs iekrītat abi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jūs noķertu to īsto vilni, kad jūs abi piesakāties, ka tas ir jūsu abu lēmums, jo tā ieleja būs, un tā ieleja būs arī attiecībām. Tā kā man bija depresija, tad, protams, vīrs palika par galveno aprūpētāju gan bērnam, gan viņam bija jābūt arī emocionāli kopā ar mani, kas viņam bija ļoti grūti. Mēs vēl tagad par to runājam, cik viņam bija grūti, un es arī viņā klausos un tiešām abrīnoju to vīrieša spēku un spēju izturēt. Tā atziņa un par to, kādas ir mūsu attiecības kļuvušas, viņas ir nobriedušas. Viņas ir tiešām ļoti dziļas, un es zinu, ka tas ir mans mūža cilvēks. Tu esi pārliecināta pa 200%, ka tu ar viņu esi gatava iziet cauri ellei un pēc tam atnākt atpakaļ. Un ka tas ir cilvēks, kas tevi nekad neatstās tajā zemākajā punktā, bet centīsies tevi izvilkt ārā. Un tā ir tāda
uzticība, tā ir tāda kopā būšana. Protams, ir grūti atrast laiku vienam ar otru. Jā, mums tur pietrūkst, mēs gribētu vairāk tur divatā, kā kādreiz tur apsēsties dīvānā, iemalkot vīna glāzi pēc darba. Klusuma nav, ir pilnīgs virpulis, ir pilnīgs haoss, un pēc tam, kad noliek bērnus gulēt, tu vienkārši sēdi un skaties vienā punktā. Nav laika vispār tu vairs pat neesi spējīgs parunāt, tāpēc, ka tev ir tikai viens punkts. Protams, jā, ir grūti, ir izaicinoši, bet pāri visam tu zini, ka tas ir tavs cilvēks. Tas vienkārši ir tavs cilvēks, un tev ir tā pārliecība, ja būs ieleja, un mēs kritīsim abi, bet mēs tiksim ārā, jo mēs būsim divi. Un tas ir tas, ka dzimst ne tikai sieviete kā mamma, tu dzimsti arī tā patiešām dzimsti caur sāpēm kā partneris, kā mūža partneris. Un tas attiecības saliedē, jūs esat komanda. Un tagad bija ļoti brīnišķīgs tāds notikums. Mums Katoļu baznīcā bija laulības solījuma atjaunošana. Tas bija tāds pēkšņs tāds notikums, kam mēs tā īsti nebijām pat gatavojušies. Un tagad es pa īstam tikai sajūtu, ko nozīmē tas solījums. Ko reāli tas solījums nozīmē. Un tad, kad tu to dod jaunībā, tu vispār nesaproti, par ko ir stāsts. Tad, kad tu to saki tagad, izejot cauri tām ielajām, tad, kad tev tas bērns ir rehabilitēts un viņam tagad ir 4 gadi un tu redzi, cik viņš ir talantīgs un ko viņš var, un tas ir jūsu kopdarbs cauri ielai. Tu zini, jā. Un tu teiktu viņam jā līdz mūža galam. Vienkārši tas ir tavs cilvēks. Paldies, Māja. Jā, kopš mēs esam auģu ģimene, vīrs vēl nesen teica, ka viņš apzinātāk piedomā pie mūsu randiņiem. Jo kamēr mēs bijām divatā, laiku kopā ir atrast viegli. Bet paldies mūsu draugiem apkārt, kas mūs laiž randiņos, jo atrast kādu, kas gatavs pieskatīt 3 bērnus, un viens no tiem ir auģu bērns, dažreiz ar īpašākām vajadzībām, nav viegli. Bet mums ir superīgi draugi, kas mūs palaiž randiņos, kas mūs palaiž arī nakts randiņos. Un tā ir tā viena lieta, ko mēs esam sapratuši, ka tas ir super vajadzīgs, kad ir vajadzīgs tas laiks vairāk kopā divatā. Un vienu brīdī mēs pat tā gājām tādā kā ģimenes terapijā. Tas bija vairāk saistīts ar mūsu bioloģisko meitu, bet mums kā vecākiem arī bija jāiet uz šīm vecāku reizēm. Tad mēs vīru tā nosmējāmies. Vismaz, ja ne īstā randiņā, tad reizi mēnesī viņš man ir aizvest pie terapeita. Kas arī bija, bet īstenībā ļoti forši, jo katru reizi braucot mājās, mēs ļoti labas lietas pārnājām, kuras mēs nebūtu pārnājuši vienkārši satiekoties divatā. Tā kā iet uz terapiju kopā, to var pārvērst randiņā, ja grib. Forši, paldies tev. Jā, Madara. Jā, mums varbūt tā pieredze nav tik vēl gara un plaša. Mēs esam auģu vecāki tikai kopš pagājušā gada augusta. Un man nav nekas dramatisks, ko pastāstīt. Es gribu teikt tieši pretēji, ka mūsu tā pieredze ir, ka tas, ka mēs esam auģu ģimeni, mūs ir ārkārtīgi vienojis. Un ir tāda piepildīta sajūta, tāds pacelājums par to, ka mēs beidzot daram to, no kā mēs baidījāmies, bet ka mēs zinājām, ka mēs esam tam aicināti un beidzot esam spēruši to soli. Un mēs kādu laiku atpakaļ gājām ar savu dēlu pastaigāties. Mēs gājām divatā, pusaudzīts tāds. Un viņš saka, mamma, man ļoti patīk, ka mēs esam ģimene, kas uzņemās dažādus izaicinājumus. Un tāds, interesanti, ko tur to domā? Tad viņš nosauc dažas lietas, ko mēs esam darījuši. Jā. Un viens no tiem bija, ka mēs esam auģu ģimene. Un man likās, jā, bet tā ir, jo tas vieno tiešām visu mūsu ģimeni, ka viņi arī tajā ir iekšā un viņi redz, ka mēs esam kā komanda, mēs esam viens un tādus baigos grūtumus mēs neesam par laimi piedzīvojuši. Jā. Mūsu stāsts ir tāds, ka mēs ar vīru esam ļoti, ļoti dažādi. Tas, kā mēs arī
procesējam dažādas lietas, ir ļoti, ļoti atšķirīgi, bet, un, kā jau es teicu, es kā sieva, kā māte saviem bioloģiskiem bērniem esmu pieļāvusi visas kļūdas, visas droši vien, ka varēja vēl pielaist, bet esmu ļoti daudz kļūdas pieļāvusi tieši tāpēc, ka bērniņš ienāk, viņam ir ārkārtīgi daudz vajadzības. Un mūsu brīnišķīgā Anna ir, vienkārši viņas spridzeklītes ir viņai. Viņa arī pasaka, ko viņai vajag. Viņiem, tiešām viņa ļoti verbāli jau bija 2 gados ar ļoti plašu vārdu krājumu. Viņa varēja ļoti labi pateikt, ko viņai vajag, un visu laiku pateikt, ko viņai vajag. Un dēli mums ir tādi rezervēti, klusi, nepievērš sev uzmanību, un tā man kļūda bija, ka es faktiski atstāju novārtā savus bioloģiskos bērnus un arī savu laulību. Ja, es biju tik pārņemta ar to bērniņu un viņas vajadzību apmierināšanu. Varbūt tajā laikā arī tas bija tas, kas bija vajadzīgs, bet mēs kā ģimene esam palikuši kopā cauri ļoti lielām grūtībām. Man līdzīgi kā mājai bija depresija 2 reizes, arī izdegšana, es esmu bijusi uz zālēm. Nav tā, ka visiem adoptētājiem ir depresija, ja neiedomājieties vienkārši. Tas ir atkal stāsts par mūsu pašu traumām, ja, un kā tas tiek pacelts, ja, un kādā veidā tas viss izskatās. Bet mēs ar vīru esam nolēmuši, ka mēs būsim kopā tajā, vienalga, kādas grūtības nāks, mēs paliksim kopā. Un tajā brīdī, kad notiek kaut kādas tādas situācijas, un kādreiz arī bērns varbūt jau saka lietas, kas ir ļoti sāpīgas, mēs arī kursos to mācam, bērniņš teiks lietas, kas ir ļoti sāpīgas, bet tas nav par tevi, tas ir par viņu bioloģisko ģimeni, par visām tām dusmām. Tad es ik pa laikam aizgāju pie vīru un teicu, esmu nenormāli. Tiešām tas viss ir taisnība, ko viņi saka. Viņš teica, nē, nomierinies. Viņi ir dusmīgi ar savu bioloģisko mammu. Un tas tā kā mani stabilizēja. Un tagad, kad mēs esam, kā jau es teicu, izgājuši cauri, es redzu, ka mēs arī kā laulāts pāris esam bagātāki, apzinātāki un varam mācoties no savām kļūdām, joprojām veidot kaut ko jaunu, kaut ko veselīgu un kaut ko foršu. Lieliski, paldies. Paldies, ļoti vērtīgas atziņas un domas. Es paralēli arī, protams, vēroju laiku. Ar jums varētu runāt ilgi, bet ir iekrituši man šeit 9 jautājumi. Un darīsim tā, ka es nolasīšu jautājumu, un varbūt kura no jums jūt, ka varētu šo jautājumu atbildēt, tad vienkārši paņemam, jo visām nebūs iespēja un laiks atbildēt. Es visus lasīšu. Un pirmais mums ir, kā nebaidīties ar to laimi dalīties un iedvesmot arī citus sociālajos tīklos. Bērniņš mūsu ģimenē 2 gadus pilnībā pabeigts adopcijas process. Jā. Kā nebaidīties ar to laimi dalīties? Vai jums ir kādai ko teikt? Jūs domājat, es varu pateikt, es vienkārši nevaru noklusēt to, ja? Man tiešām tas prieks ir tik liels, kad man vienkārši gribās. Un es nebaidos. Varbūt es esmu vienprātīga vai traka, bet man šķiet, ka ja mūsu pieredze var iedvesmot citus, ja tā var stiprināt, iepriecināt, likt aizdomāties, tad tas viss ir tā vērts. Es, protams, mēģinu sevi kontrolēt un domāt, katru dienu varbūt nevajag. Tāpat kā suni visu laiku likt, ja, savu, kur es ļoti mīlu, tā arī bērnu, varbūt labāk no fona vai no aizmuguras, ja, jo tomēr, vienbrīd bija atvērts profils, tagad es viņu tā kā tomēr slēdzu. Bet es tomēr uz to pasauli skatos vairāk kā uz tādu drošu vietu, un paļaujos uz labo un ticu, ka tiešām, ja tāpat kā man Maijas pieredze un daudzu citu pieredze bija tā izšķirošā un tas pēdējais piliens, ja es to pašu varu darīt kāda cita dzīvē, tad tas ir tā vērts. Tā kā tāda būtu mana atbilde. Lūdzu, paga mikrofons te. Jā. Īstenībā vajag dalīties, jo mūsu viens no pēdējiem pilieniem bija jūsu intervija, kas izskanēja Latvijas televīzijā, ja? Jā. Mēs noklausījāmies to interviju un likās, hei, cik interesanti, pietiek baidīties. Un vēl Instagramā es uzgāju vienu kontu, Foster Family, jā. Un mēs izlasījām ar vīru vienu teikumu, kas bija tas punktiņš uz I, un pēc tā mēs pateicām, jā, mēs esam gatavi. Un tas teikums tik elementārs, tik daudz reižu dzirdēts un tik loģisks, bet tur bija rakstīts tā. Tas, ka tu
es aicināts kļūt par audžu ģimeni, nenozīmē, ka tas būs uz visu mūžu. Tev nav jādomā, ka tas ir tagad tavs mūža aicinājums. Tas var būt tikai viens bērniņš uz pavisam īsu laiku. Mums bija tāds, protams, loģiski, to mēs varam, līdzīgi kā tu teici, vai ne? Jo kaut kā iekšēji bija tā sajūta, tam ir jābūt uz mūžu. Un tad tu saproti, bet tas var būt tikai viens bērniņš. Līdz ar to, ja nebūtu tāds Instagram konts un ja nebūtu jūs, es droši vien šeit nesēdētu. Tāpēc dalamies, stāstam un, jā, aicinam. Vērtīgi, paldies. Es varbūt tikai vienu teikumu, šeit būs vairāk kā viens teikums, bet noteikti dalamies ar savu prieku, bet paturam prātā, ka bērnam, varbūt brīdis, kad bērnam būs viedoklis par to, vai viņš grib, ka cilvēki zina, ka viņš ir adoptēts vai negrib. Piemēram, mūsu meitai bija tā, ka sākumā viņa visiem stāstīja, kas kustējās, ka viņa ir adoptēta. Pēc tam viņi sāka mūs pārmest, kāpēc mēs visiem esam izstāstījuši. Bet mēs tiešām nevaram izstāstījuši. Un šobrīd viņi ir ļoti rezervēti par to. Viņi ir cilvēki, kam viņi to stāsta, bet nav tā, ka viņi kā ar karogu iet un visiem stāst. Ja, tāpēc arī paturēt to līdzsvarā bērnu intereses, kādas tās varētu būt, paredzēt. Vienlaicīgi daloties savā priekā, protams. Un man liekas, ka Dace un tie, ko es lasu, dara to ļoti gudri un cieņpilni pret bērnu. Paldies, to esmu ļoti laba piebilde. Jā. Un nākamais jautājums tad ir, kā vislabāk bērnam atklāt patiesību Vēsma? Brīžiem mums pat, vienalga, jā, Maija arī, brīžiem mums pat aizmirstas, ka bērniņš mums ienāca ģimenē caur sirdi. Bērniņš 2 gadi ģimenē pabeigts adopcijas process. Jā, šis ir jautājums, uz ko es ļoti vēlos atbildēt. Tas man nodarbināja ļoti jau no kursiem, kad mums mācīja, kā pareizi to visu izdarīt, un es domāju, kāds te būs tas brīdis. Kad tas notiks, jo mēs bijām par to, ka bērniņam ir jāzina, ka viņš ir adoptēts jau no mazotnes. Tā kā līdz ko viņš ir spējīgs jau tā kā uzdot jautājumu vai jau loģiski veidot teikumus, tā ir vienkārši patiesība, kas ir atvērta, kas mūsu ģimenē dzīvo. Nu, un tad es nopirku grāmatiņu, kā man stāstīja par to, kā atved mājās bērniņu, ka bērniņš aug puncītī, un tad viņu atved, un mēs tagad ar viņu sēžam, viņam ir 4 gadi, mēs tagad skatāmies grāmatiņu, es saku, ka bērniņš var augt puncītī, var atvest mājās. Es redzu, viņu pilnīgi tas neinteresē, vispār neinteresē, es saprotu, labi, nav laiks. Un tad pienāk diena, mēs braucam trolejbusā uz motoru muzeju. Braucam trolejbusā un es stāstu, te kādreiz mamīte ar tēti dzīvoja, te kur Mežciemā, te tur māja un tā. Un viņš man saka, kur es biju? Un es saprotu, redz, te ir tas brīdis, tagad trolejbusā, tagad man viņam jāstāsta, te ir tas mirklis, jā, un tad es viņam saku, jā, tu dzīvoji pie vienas tantes, tu biji tante par tevi rūpējās, pēc tam mamīte ar tēti uzzināja, ka tu tur dzīvo, un tad mēs tev braucām pakaļ. Un tad jā, atvedāt mājās. Es saku, jā. Es saku, māsiņu. Viņš saku, māsiņu arī. Es saku, jā, un māsiņu arī mēs atvedām mājās, uzzinājām, ka ir slimnīcā, un braucām uz slimnīcu pakaļ. Tad viņš tā, jā, māsiņa ir ļoti mīļa. Nu, un tas bija tas pirmais brīdis, un tad pēc tam vēl kaut kādi brīži, tad es saku, jā, tu dzīvoji pie tantes, nu, un tad lēnām, tad pēc tam tas ir viegli. Grūts ir tas pats pirmais brīdis, kad man tas ir skaļi jāpasaka bērnam. Un man tas bija trolejbus. Trolejbus. Kāpēc ne? Man viena piebilde, mums varbūt nav nācies atklāt bērnam, ka viņš ir adoptēts, jo mēs tomēr esam auģu ģimeni. Bet viena lieta, ko mēs ieguvām pie savu ģimenes terapeita, kurš mums iemācīja rotaļāties, mums pieaugušajiem. Viņi tā arī pateica, jums mājās ir bērni, bērniem ir mantas, ir lelles, ir dzīvnieciņi, ir mīkstās mantas. Un tad viņi teica, jebkuras pārmaiņas, jebkurus jaunumus izspēlēt teātrī. Tā mēs ņēmām dzīvnieciņus, sataisījām, kur ir raitiņi ar mammīti, ar tēti, tur ir vēl kādi dzīvnieciņi, un to visu vienkārši stāstījām, ka tas notiek ar dzīvnieciņu. Un tad bērnam, tās lietas ir vieglāk pieņemt, ka tu stāsti kā tādu teātri. Vismaz mūsu gadījumā tas ir ļoti, ļoti labi nostrādājis pie jebkādām pārmaiņām, vai ja bērns ienāk ģimenē ar mūsu bērniem to izspēlēt, vai ja bērns dodas tālāk uz nākošo ģimeni, arī to izspēlēt. Kad, kurš dzīvnieciņi sakrāmē savus čemedāniņus un dosies uz jauno māju. Paldies.
Nākamais jautājums, vai runātājām ir veiksmīga pieredze ar auklas vai kāda palīga piesaisti? Varbūt var kāda padalīties ar pieredzi par to, kā uzticēties svešam cilvēkam. Man ir tā puse, kad pirms es apprecējos, es jau vidusskolā strādāju par auklīti. Auklītes pieredze man pašai ir nepilni 10 gadi. Un, ja meklē auklīti, tad man šķiet tos labāk ir darīt caur paziņām, caur draugiem, meklēt. Piemēram, man ir draudzene, kurai ir ilgstoša auklīte, viņiem jau ir 6 meitas. Tā auklīte pie viņiem strādā jau 11 gadus, bet es zinu, ka viņi tur vairs nestrādās, un tad paprasīt, varbūt tā auklīte vēlas pie manis tagad nāk strādāt, un tas ir ok, un draudzene var atbildēt arī nē, bet ja es zinu, ka viņai tā auklīte drīz vairs nevajadzēs, bet jā, man tā dabīgāk liekas, ka tomēr meklēt cauri saviem draugiem, caur paziņām, varbūt nesāciet ar skaļiem sludinājumiem vai kā, bet meklēt uzticams personas. Jā, es manīgi piekrītu Dacei, un viena tāda specifika, ko mēs novērām, kad mums meitiņa auga, viņai bija savas vajadzības, ja viņa bija intensīvāka, mazliet atšķirīgāk no citiem bērniem, un tad mēs redzējām to dinamiku, ja, kad cilvēkiem saka, vai kāda lēlīte, ja, un tad pēc 10 minūtēm, jo tu redzi, ka acis paliek glāžains un domā, kur tagad sprukt, ja, jo tas bērniņš viņiem pa daudz, un mūsu dzīvē ienāca tādi cilvēki, kas vienkārši mīlēja mūsu bērnu tādu, kāds viņš ir. Un tās arī kļuva par mūsu labākajām auklītēm. Šie cilvēki varbūt nebija mūsu tuvākie draugi vai labākie draugi, tie bija paziņas, bet viņiem vai bija pieredze iepriekšēji ar bērniņiem, kas ir cietuši vai kaut kā citādi, vienkārši tādas sirds, bet šie cilvēki iemīlēja mūsu bērnu, ļoti labprāt arī pieskatīja, varēja panest, varēja paciest, zināja, kā tik galā, un arī ir kļuvuši par mūsu draugiem tagad. Ja? Tas nebija tā sākumā. Paldies! Vai jūsuprāt, esot vienam, ir iespējams uzņemt bērnu? Ko būtu svarīgi ņemt vērā? Vai šis ir paceļams vienam? Es gribu pastāstīt, jo man ir māsa, kur ir viena, un viņa ir uzaudzinājusi. Viņai ir 2 meitiņas, ienākušas viņas ģimenē kopš dzimšanas. Un tagad meitenītēm ir 2 un 4 gadi, un es skatos uz viņām, un viņas ir tik fantastiski bērni. Nē, es nepareizi pateicu 4 un 6 gadi. Jā, paldies. Vienkārši jau paaugušās, un es redzu, kāda mīlestība ir tajās meitenītēs. Tā kā tas pavisam noteikti ir izdarāms. Kas ir svarīgi, ko māca arī Ketbā, apzināt savus resursus un arī meklēt cilvēkus, kas ir riņķi apkārt, kas var tomēr atbalstīt. Vai tie ir ģimenes locekļi vai auklītes, vai jābūt ir tomēr atbalsta komandai, bet viens to var izdarīt un ļoti labi un kvalitatīvi. Super, paldies. Jā, viņa sāka kā audžu mamma. Vienu meitenīti viņa ir adoptējusi tagad jau, un otra meitenīte ir aizbildniecībā. Tā viņai tas ceļš gāja. Jā. Detaļas varbūt, jā, mēs varam arī... Mums būs vēl laiciņš pēc tam noteikti, un par to tehnisko pusi, jo varbūt visiem tas nav aktuāli, tīri tā tehniskā pusi, bet ja jums tas ir aktuāli, nāciet pie manis vai Dacis, mēs kā liels speciālistis par tehniskajām pusēm, jums izstāstīsim visās detaļās, kā tas notiek, kā šīs te formas arī atšķiras, jā, noteikti nāciet un parunāsim par to. Vai ir kāds labākais vecums ģimenē esošajiem bērniem? Kad apsvērt adopciju. Ja es pareizi saprotu, tad ģimenē ir jau savi bērniņi, un kāds ir viņu vecums, ja būtu vēlamais, lai uzņemtu ģimenē, ja? Kādu adoptētu bērni, ja es pareizi saprotu? Jā, pirms Dācis es pateikšu, ka tas tā kā ieteikums ir nejaukt dzimšanas kārtību ģimenē. Teiksim, ja jūsu bērniem ir, kā mums bija 6 un 8 gadi, tad nespraust kādu pa virsu, ja, ka tagad mēs uzņemam bērnu, kam ir 10 gadi. Protams, situācijas ir ļoti dažādas. Esmu redzējis brīnišķīgas ģimenes, kur visi ir sāda vecumi, bet parasti mēģināt nejautot dzimšanas kārtību, lai tas vecākais bērns, kurš pēkšņi vairs ir vidējais bērns, lai tas vēl nepapildina to traumu, kas viņam ir. Man liekas, no šī jautājuma vispār nevajag baidīties, jo bērni ir paši superīgākie audžu māsas un audžu brāļi.
Viņi, vismaz mūsu gadījumā un apkārt, kur mēs redzam, viņi nenormālīgi iedrošina tos pieaugušos. Viņi ir tie, kas gaida visvairāk, tie, kas sākumā arī iemīlas pirmie. Ja man bija grūti paņemt un tā no sirds apskaut, samīļot, sabučot to bērniņu, tad mūsu meitenes jau pirmajā vakarā tur bučo pa labi, pa kreisi un saka, es tev mīlu, cik tu esi skaists, cik tu esi jauks. Un, mūsu gadījumā mēs sākām būt praudžģimeni, kad bija 3 un 6 gadi, un tas bija tik smieklīgi, jo pirms nāca uz mājām bāriņties darbniece un prasa katram ģimenes loceklim viedokli, ko tad mēs domājam, un arī tam 3-gadniekam viņi jautā, tu vispār gribi, lai tev tā kāds nāk dzīvot. Un, protams, viņi tāda kautrīga tajā vecumā, bet viņi tā klusi atbildēja, jā, gribu. Un tā kā arī tam 3-gadniekam var būt, protams, viedoklis, bet bērniem ir tik plašas sirdis, un viņas arī ir tās, kas visvairāk visiem stāsta. Ja mēs vēl sākumā tā klusi un mierīgi, kautrīgi, jā, mēs esam auģu ģimeni, un tā mums ir auģu meitiņa, un viņas bija tās, kas jau bērndārzā, jau visi zināja, ne tikai bērndārza biedriņi, ne tikai skolotājs, bet arī bērnu vecāki jau zināja, ka mums ir auģu meitiņa, un ka mēs esam auģu ģimeni. Tā kā es iedrošinu, jā, ja ir šie bioloģiskie bērni, ja viņi jūt arī, ka par viņiem parūpējas tik, tā kā nepamest viņus novārtā, jo tad, kad ienāk auģu bērns mūsu ģimenē, mēs vienmēr sagatavojam kādas dāvaniņas. Vai tā ir svinīga uzņemšana, kur ir šī dāvaniņa gan auģu bērnam, vai kāda mīļmantiņa, vai kas, bet vienmēr atceramies arī par saviem bērniem kādas končiņas vai kādas mantiņas, kaut ko sagatavot, kad tie ir svētki visiem mums. Un ja mēs neaizmirstam parūpēties par saviem bērniem, tad viņi noteikti būs mūsu galvenie atbalstītāji šajā darbā. Super, paldies. Jā, es vēl ļoti ātri gribu piebilst, arī ir tā, vismaz manā pieredzē vienmēr ir man bijis tā, ka es izvēlos. Tātad es saņemu statusu, es tagad eju, es izvēlos bērnu, bet īstenībā notiek otrādāk. Bērns vienkārši atnāk. Un tas ir tas pārsteidzošākais, ka tu nevari zināt vecumu, tu nevari paredzēt neko, vienkārši, ja tu esi spēris to soli un ir tas impuls un tev ir tas status, viņi vienkārši atnāk. Un tev ir vienkārši jābūt gatavam saņemt to, kas tev tiek atvests. Un tas nav tā, ka mēs ejam, mēs meklējam, tas viss notiek kā tādā 9. vilnī. Jā. Atradām jaunu tādu raksturojošo, 9. vilnis. Nedaudz par praktisko daļu. Vai adopcijas kursi Vēsma notiek brīvdienās? Kādā formātā? Jā, tas ir tik forši, ka mēs sestdienas varam pavadīt ar tik brīnišķīgām ģimenēm. 3 sestdienas Labklājības ministrija ir tā, kas nosaka. Tie nesam mēs, bet tad 3 sestdienas mēs varam pavadīt kopā ar citām ģimenēm un 2 dieniņas sanāk Zoomā pavadīt vakarus no 6 līdz 9. Un sākumā gribās tā pačīkstēt, ka tur, kāpēc klātienē, tur jābrauc visa sestdiena, tomēr kaut kur citur var aizbraukt. Bet mēs esam konstatējuši, ka tas ir ļoti forši, jo tie cilvēki, viņi nāk, viņi visi ir uz vienu viļņa. Mums ir kursos gan meklētāji, tie, kas taustās vēl un grib saprast, un mums ir tādi, kas jau ir ar papīriem visiem kārtībā. Un tad viņi sēž pie galdiņiem, viņi strādā kopā, viņi analizē situācijas, mācās, runā savā starpā. Un tur veidojās reāls attiecības, reāls draudzības, jo viņi ir pa vienu tēmu atnākuši šeit. Un tad 3 sestdienas, 2 zūmi. Tiem, kas vēlas kļūt par uzņemošo ģimeni. Vēsmu nedaudz tāds papildinošs jautājums ir interese te par centra iesaisti ar ģimenēm, kas ikdienā uzņem šos bērniņus. Ja es pareizi saprotu, tad kāda ir centra loma ģimenes uzņemošās dzīvē? Jā, tur atkal jautājums par statusiem, bet pirmkārt apmācība, tā, ka jūs atnākat pie mums, tad mēs jūs izglītojam, mēs jūs arī vērtējam, tā labi vērtējam, mēs tādi labi vērtētāji esam. Un pēc tam auģu ģimenēm īsti nav izvēles, viņiem ir obligāti jābūt saistītam ar kādu no centriem, ne obligāti mūsējo, bet ar kādu no centriem. Tad auģu ģimenēm tur tā iesaist ir ārkārtīgi intensīva no sociāldarbinieku puses. Adoptētājiem savukārt
adoptētāji var saņemt visu gandrīz vai to pašu atbalstu, ko audžu ģimene, bet tā ir viņu izvēle. Tāpēc, ka mūsu valstī joprojām ir adopcijas noslēpums, un mums nav tiesību zināt, vai šis cilvēks ir adoptējis bērniņu vai nav adoptējis bērniņu, bet ļoti daudz no mūsu apmācāmiem adoptētājiem atgriežas centrā, saka, jā, mums ir bērniņš, tagad ir visādas lietas, ko mēs gribētu uzzināt no jauna, un tad mēs viņiem piedāvājam gan psihologu pakalpojumu, gan atbalsta grupas, gan sociāla darbinieku palīdzību, gan mentoru pakalpojumu, dažādi apmācību kursus arī mums ir nometne, mums ir salidojumi, tā kā mēs esam tāda kopiena, ja, bet, kā jau es teicu, adoptētājiem tā ir viņu pašu izvēle. Vai viņi izvēlās sadarboties ar centru vai nē. Paldies. Un vai nākamais jautājums, vai daudz ir tādu bērnu, kurus atgriež atpakaļ sistēmā, un ja tā iespējams, kādi ir zināmākie iemesli? Jā, statistika, diemžēl, ir ļoti skumja mūsu valstī. Kādi ir tādi viszināmākie iemesli? Viens ir varētu būt tas, ka ģimene nav tiešām apzinājusies savus resursus. Vispirms nav varbūt bijusi apmācīta, tā, kā vajadzētu ģimene apmācīt, sagatavota. Tad, kad stājas grūtība priekšā, tad rodas šīs ģimenes krīzes, un pašiem cilvēkiem tas ir ļoti traumatiski reizēm, un tad tā statistika, ja nemaldos, ir kaut kādi, cik tur bija 18%, diezgan augsts procents, jā. Tas ne tikai no adoptētājiem, bet arī no audžu ģimenēm nonāk atpakaļ vai no sistēmā, vai katrs 4. bērns, jā, nonāk atpakaļ. Ja? Un tāpēc arī mēs ļoti nopietni ņemam šos te kursus, šo sagatavošanu, atbalstu pēc tam, jo tas ir komandas darbs. Ja ģimene saka, es bērnam neko nestāstīšu par adopciju vai par audžu ģimeni, mēs dzīvosim meža būdiņā, meža vidū mums nevienu nevajag, mēs paši. Tad tas mums ir tāds ļoti liels signāls, ka varbūt šai ģimenei vajadzētu vēl kādu gadiņu padomāt par šo te tēmu. Es vēl ļoti ātri piebildīšu, tā kā es pati jau stāstīju, 6 mēneši tas ir ļoti īss periods, kurā tu vari tiešām no sirds iemīlēt bērnu, īpaši tas ir pirmais bērniņš, un tu pirmo reizi tagad ej to ceļu un kļūsti par mammu, jo tu nezini, kas var pacelties un kas tev būs jārisina pašai. Protams, man visu laiku bija prātā jautājums, ko man reāli darīt. Jo es saprotu, ka man ir grūti, man ir bērns, to resursu ir tik, cik ir, un ir jārēķinās arī ar to, ka tie cilvēki, kas ir apkārt un ko tu domāji, ka tie ir tavi cilvēki, viņi pēkšņi var aiziet. Redzot to, ka tev tas bērns nav īsti normāls un ka tev tomēr ir tās grūtības, un es negribu ar to bērnu palikt un sēdēt, tāpēc, ka man ir grūti un man ir neērti un man nepatīk. Un tad tu redzi, ka arī mainās viss tavs draugu loks. Un mums bija tā, ka ļoti daudz cilvēki, īpaši no tuvākajiem, kas bija mūsu ģimenē, no mums novērsās, un mēs palikām izolēti. Un tad es nebiju vēl atbalsta centrā Tilts, tāpēc es kā adoptētājs ļoti aktīvi iesaistos, jo tam ir ļoti, ļoti liela nozīme, ka tu kaut kur piederi, un tev ir ģimenes, kas tevi saprot, kur tu vari iet ar savu bērnu, kur bērns var redzēt, ka citi arī ir tādi paši, un tu vari par to brīvi runāt, un tev nav tas jāslēpj. Un tas ir viens no tādiem iemesliem, kas mums vēl sabiedrībā, viņš tā kā īsti nav, mēs nespējam tolerēt vēl to. Mēs nespējam šos bērnus panest, mēs nespējam atbalstīt tās ģimenes, un tev ir jārēķinās ar to, ka tu vari palikt izolēts. Un tāpēc tas, ko Tilts dara, tas ir kaut kas fantastisks vienkārši. Man piebilda par to, ka audžu ģimenēm ir viena superlaba privilēģija. Mums ir obligāti jāapmeklē atbalsta grupas. Un sākumā tas var likties, kā obligāti. Jā, tas ir darba pienākumos apmeklēt atbalsta grupas. Un sākumā es tā negribīgi gāju, jo es tur nevienu tā īsti nepazinu. Un tad vēl kaut kāds speciālists, kas vada to visu un liek man katreiz runāt. Bet pēc šiem 4 gadiem īstenībā tā ir mana drošā osta, kurā es reizi mēnesī iegriežos. Tur ir kādas 5 līdz 6 citas audžu mammas, kuras mani saprot līdz kaulam.
Tā kā neviens cits, es varu runāt ar māsu, es varu runāt ar draudzeni, kurai ir savu bioloģiskie bērni, ar vēl kādu, bet mani tā pa īstam sapratīs tikai tas otrs, kas iet kaut kam ļoti līdzīgam cauri. Tā kā jā, mūsu audžģimeņa superbonus ir tiešām laba speciālistu vadīta atbalsta grupa, kur ne tikai mēs izliekam to savu sakrājušos rūpju un emociju, vienalga vai augšā, vai lejā, vai opapā, bet mūs arī dažreiz iedrošina, varbūt vajadzīga ģimenes terapija, varbūt bērnam vajadzīga terapija, varbūt ir jāuzraksta kāds iesniegums kādai iestādei. Tā kā, jā, tā ir mūsu viena no tādām superprivilēģijām, esot audžģimenei. Dats, kamēr tavu mikrofons, es vienu no jautājumiem uzreiz, tad tev arī vai audžģimene var adoptēt audžu bērnu? Jā, audžu ģimene var adoptēt bērnu, bet tur ir savi priekšnosacījumi. Bērnam ir jākļūst juridiski brīvam. Jā, es negribu samaloties, bet man šķiet, ka priekšroka tiek dota bioloģiskai ģimenei vienmēr, kas ir valstī noteikts, bet tad aiz bioloģiskās ģimenes nākamie cilvēki, kam piedāvā ir audžu ģimeni, jo tomēr bērniņš ir šo laiku pavadījis kopā un saaudzis. Tā kā gadījumā, ja bērns kļūst juridiski brīvs, jā, tad mums var piedāvāt adoptēt. Jums pirmajiem prasītu, ja bērniņš neatgrieztos bioloģiskajā ģimenē, ja viņš būtu juridiski brīvs, jūs pirmie? Mēs pirmie arī varam izteikt vēlmi, jā. Un Maija, varbūt šis būtu jautājums tev par adopcijas procesu. Es apvienošu varbūt divus jautājumus. Cik ilgs ir adopcijas process, tātad, un ar ko sākt? Jā, kāds ir šis status iegūšanas ceļš? Jā, tātad viss process sāks ar iesniegumu bāriņtiesā. Iesniegums ir ļoti konstruktīvs, ļoti īs, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tur ir noteikts tātad norādām iemeslu, kāpēc mēs vēlamies bērniņu adoptēt. Tad ir vecums, dzimums, tur arī ir par reliģisko piederību, un veselības stāvokli. Ja tātad tas viss ir noteikts, to mēs uzrakstām, un tad sākas process. Kopumā mums tas aizņēma kaut kādu pusgadu. Šajā procesā ir jāaiziet psiholoģiskā izpēte, to nodrošina, mums bija bāriņtiesā, bet ir arī atbalsta centri, kuros to var izdarīt. Tā tad ir psiholoģiskā izpēte, tur ir dažādi testi, tad ir pārunas ar psihologu, tad ir izziņa no narkologa un psihiatra arī, un ģimenes ārsta, kas ir arī tā kā jāpievieno. Pēc tam šajā procesā bāriņtiesa apseko dzīves vietu, skatās, vai būs piemēroti apstākļi bērnam, un tad ilgāko laiku aizņem apmācības. Tātad ir šīs apmācības, kuras ir jāiziet obligāti, tātad traumētu bērnu aprūpe, un tad ir neliela prakse. Mums bija prakse krīzes centrā, mums bija pusaugu meitenes, un tad tu satiec to sistēmu bērnus, un tu ar viņiem runā, un tad tu sajūti to traumu, un tas bija tāds viens mans lūzuma punkts, kad es domāju, vai man to procesu vispār pabeigt. Tas bija jau tieši pirms eksāmena. Bet es pabeidzu. Un tad ir eksāmens, pēc tam ir apliecība par to, ka ir pabeigti kursi, un tad ir lēmums par adoptētāju statusu piešķiršanu. Un tad, kad ir šis lēmums, tad jūs iekļauj adopcijas rindā, jūs esat tur pēc kārtas, un tālāk jau vienkārši notiek process, vai nu jums piedāvā, ja jūs gaidāt, vai nu arī jums ir iespēja tātad lasīt šos sarakstus, kas ir reiz ceturksnī ar visiem juridiski brīvajiem bērniņiem, un tad izteikt vēlmi ar kādu iepazīties. Paldies. Bet pusgads. Jā. Jautājumi turpina birt, bet ziniet, kā darīsim tā. Es dažus te vēl nolasīšu, mēģināšu apvienot, un tad tādu noslēdzošo jautājumu no savas puses, kas man bija padomā visām dāmām. Un ja jūsu jautājums netika uzdots un atbildēts, lūdzu pēc oficiālās daļas beigām pieiet pie kādas no dāmām un uzdodiet. Ja neaiziet projām ar neatbildētu jautājumu. Jautājums par bioloģiskās ģimenes lomu adoptētāju dzīvē. Ja, tātad, šās, protams, ļoti plašs tas jautājums, bet nezinu, Maija un Vēsma, varbūt jūs tā īsti varētu padalīties, kāda ir jūsu pieredze un kur ir bioloģiskā ģimene šī stāstā? Bioloģiskajai ģimenei ir ļoti liela loma, apzināti vai neapzināti. Mēs arī kursos runājam par psiholoģisko klātbūtni.
Un tā doma ir tāda, ka tā mamma vai tētis, viņš dzīvo tajā bērna galvā, vai jūs to gribat vai negribat. Bērns var par to nerunāt, bērns var būt dusmīgs, bērns var ārkārtīgi izskaistināt šo te bioloģisko ģimeni, bet tā bioloģiskā ģimene viņa galvā dzīvo. Un līdz ar to tas princips ir tāds, ka nevar būt, tā nekad nevar būt tabū tēma. Runāt par bērnu bioloģisko ģimeni, gan iniciēt paši, gan arī atsaukties uz bērna vajadzībām, un tas kārdinājums, un arī pēc pieredzes to saka, ir tā kā mēģināt sacensties. Ja? Kāpēc viņam par to sievieti prasa? Ja? Tā sievieti pazuda, tā, ka viņai bija 6 mēneši, ja? un es taču esmu tā īstā mamma. Nav vajadzīgs sacensties ar to mammu, pat ja tas bērns, pat ja bērniņš mums pasaka, tu man neesi nekāda mamma, ja man tur ir kaut kāda cita mamma. Nav vajadzības sacensties, bet runāt gan vajag, runāt vajag patiesību, un mēs dažādas lietas darījām. Mēs taisījām arī dzimtes koku, viņas bioloģiskai ģimenei. Mums bija diezgan daudz informācijas, gan tā kā viņas tagadējai ģimenei, un arī bioloģiskajai ģimenei. Un arī tas, ka tie jautājumi viņam mainās. Ja, kā māja teica, 4-gadniekam ir viena veida jautājumi, 6-gadniekam, 10-gadniekam, 14-gadniekam, pavisam citu veidu jautājumu. Un tas princips ir, ka mēs esam visu laiku atvērti par to runāt, un nav tabū tēmas, un mēs nejūtamies apdraudēti, nesarakstam, neķeram pie sirds katru reizi, kad bērns paceļ šo te bioloģiskās ģimenes tēmu. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies tam, kas to uzdeva, jo tiešām bioloģiskā ģimene dzīvo kopā ar jums. Es neesmu satikusi un vaigā redzējusi ne mammu, ne tēti, nevienam, ne otram, bet es jūtu viņu klātbūtni katru dienu. Es viņu redzu savā bērnā, un es zinu, ka viņš tāpat viņus sevī nes. Un, lai es varētu būt patiesi pieņemoša, atbalstoša, man ir jāpieņem arī viņa bioloģiskā ģimene. Un es vienmēr domāju, kā tas notiks. Man būs dusmas, es nosodīšu šo sievieti, kā šitā varēja pamest bērnu slimnīcā, aizmukt no slimnīcas, kas tie vispār pa cilvēkiem. Un tad ļoti liels bija mans pārsteigums, kad tad, kad es paņēmu šo bērnu, man bija tik dziļa pateicība šai sievietei, kas šo bērnu piedzemdēja, kas atnāca līdz slimnīcai, ļāva, lai uztaisa ķeizargriezienu, jo viņiem bija ļoti svarīgi, lai viņi piedzimtu ķeizargrieziena rezultātā. Un ka tā mamma, lai vai kā, bet viņa viņu sargāja, mīlēja, novēlēja to labāko dzīvi. Un tas, kā es skatos uz īpašībām, jo es redzu, katram ir savi talanti, tās nav mūsu iezīmes, mēs tikai viņu varam tur vadīt, virzīt, kas nu viņam ir iedots, un, protams, tas ir arī ģenētiskais mantojums. Kā es to tulkoju? Es nedaudz zinu to viņu bioloģisko stāstu, un tad es to pārvēršu tā. Tātad, tur viņam ir tēvs, kas spēj uzņemties risku, kas spēj risināt problēmas, kas ir ļoti elastīgs, ļoti uzņēmīgs, drosmīgs. Un tas ir tas, kā es transformēju tās īpašības, jo pēc savas būtības viņas jau ir labas. Tā vide ir tā, kas iedod vai nu plusu vai mīnus šai īpašībai, un tur ir mana atbildība, kādu vērtību sistēmu es tam bērnam ielikšu. Es ļoti piestrādāju pie tā, lai viņam būtu pareiza vērtību sistēma, un lai viss šis mantojums, kas viņam ir no šīs bioloģiskās ģimenes, lai viņš pavērstos ar pluszīmi un sabiedrība no tā gala rezultātā iegūt, jo man dēliņš ir ļoti māksliniecisks. Tur es redzu visu viņam teātra spēlēšana, dziedāšana, mūzika, tur ir mūzikas skola, vīra sapnis par sportu, tas ir vispār pazudis, tāpēc, ka tas viņu neinteresē. Un tur ir pilnīgi, tu redzi, tur ir mākslas cilvēks, un tas, kas man atliek, es tikai viņu virzu. Un viss, es viņam piedāvāju apstākļus, piedāvāju vidi viņa talantiem, bet tie talanti, tie ir pateicoties viņa bioloģiskajai ģimenei. Bet tas ir kaut kas tīrs, ko viņš nes, un tālāk ir mana atbildība. Tik skaisti, Maija, paldies. Noslēgumā tādi praktiski jautājumi gan auģu ģimenes gadījumā, gan adoptētāju gadījumā, kā ir ar bērnu kopšanas atvaļinājumu?
6 mēnešu laikā pienākas pirms adopcijas procesā. Jā, tā tad jau uzņemot zīdainīti, es uzņēmu, viņam bija 6 mēneši, man uzreiz bija bērnu kopšanas atvaļinājums, jo man ir zīdainīts, un tad es turpināju būt bērnu kopšanas atvaļinājumā līdz 1,5 gadam. Tā kā to likums atļauj, tā kā tur ir pilnīgi visas garantijas, viss, kas ir bioloģiskajai mammai. Audžu ģimenes gadījumā? Tieši tas pats. Jūs abas esat bērnu kopšanas atvaļinājumā? Jā. Nu, viss ir iespējams. Tā, ir vēl jautājums par kursiem, par atbalsta centra darbu, cik bieži kas, un šeit varbūt tā kā noslēgumā es gribētu pateikt 3 mājaslapu adreses, kas jums ir jāzina, vai ko es iesaku, ja? Atbalsta centrs.lv, tā ir atbalsta centra tilts mājaslapa, tiltaresursi.lv, tur ir informācija par visiem gaidāmajiem kursiem, kurus tilts piedāvā, tostarp arī par gaidāmajām apmācībām. Tagad šo sestdienu mēs ar Vēsmu sāksim jaunu grupu, kas jau ir nokompletēta un pilna, bet nākamā, kad mums ir kaut kāds jūnijas laikam bija. Reizi aprīlī, 2, 3 ja jūs ieiet šeit lapā, aprīlī ir paredzēti arī maksas kursi, un šie maksas kursi ir domāti tad tiem, kas ir iesnieguši iesniegumu un tam līdzīgi, tie ir valsts apmaksāti kursi. Ja jūs esat domātāji, ja jūs gribat kaut kā vairāk padziļināti uzzināt, ir maksas kursi ar atlaidi, viņi ir 80 eiro. Tur pāriem kaut kā citādi bija, bet viss tie cipari ir sarakstīti mājaslapā. Ja? Tā kā šie kursi būs aprīlī un tie būs attālināti, viņi būs mazliet saīsināti. Ja jūs šo kursu beigās izdomāsiet, ka jūs tomēr gribat spērt nākamo soli, tad jums arī šie kursi ieskaitīsies, nebūs jāiet vēlreiz. Jā, mūsu vadītājs patiesībā teica, ka visi, kas ir atnākuši šovakar šeit, ja jūs izlemjat startēt uz kursiem, vienkārši tad, lai dod ziņu, tad ir īpaši pretīm nākšana un ar lielāko prieku mēs jūs uzņemsim. Jā, un patiesībā, kā Vēsma teica, ļoti daudzi domātāji, kuriem ir ļoti vērtīgi gan dzirdēt to, ko mēs stāstam, gan arī jau pieredzējuši ģimeņu stāstos, palīdz tā kā saprast to virzienu, formu, aprūpes un ko tālāk darīt. Un 3. mājaslapa ir palīdzi bāreņiem bez mīkstnēm zīmēm.lv, pareizi? Es skatos uz beigām, ja? Jā, palīdz bāriņiem.lv, tur ir plašāka informācija par to, kā mēs varam iesaistīties un palīdzēt, jebkā sākot ar viesģimeni, brīvprātīgo darbu, līdz pat adopcijai, audžu ģimenei, ziedojumiem, praktiskai palīdzībai, visas mūsu iniciatīvas, kuras apvieno Latvijas Kristīgā alianses bāriņiem un daudz kas cits. Un, protams, YouTube kanāls Sirds sarunas, ja vēl nesakojiet, tur ir brīnišķīgā saruna ar Maiju un ar daudzām citām mūsu uzņemošajām ģimenēm un speciālistiem. Arī mēs sociālos esam visur Facebookā un Instagramā. Tas ir tā praktiskā daļa. Un noslēgumā, dāmas, pēdējais jautājums. Ko jūs gribētu pateikt tiem, kas tā kā baidās varbūt vai šaubās? Vai ja jūs varētu tādu ceļamaizi iedot tiem, kam sirdī ir tā kņudoņa, kad liekas, ka vajag, bet bail, Madriņa, atceries to sajūtu, ja? Kas tev palīdzēja tanī brīdī un ko tu varētu šobrīd tam cilvēkam, ģimenei pateikt? Droši vien, ka jūs šeit esat, tāpēc, ka ir kaut kāda sēkla sirdī jau. Ja, droši vien, ka jūs neatnācāt šeit vienkārši no ielas, ieraudzījāt pasākums, droši vien, ka bija kaut kas jau jums sirdī notika. Un nebaidieties no tās sajūtas, jo ja ir kaut kāda sajūta, tad nekas nenotiks, ja jūs spērsiet nākamo soli. Tas, ka jūs atnācāt šeit, nenozīmē, ka mēs pie durvīm izsniegsim katram bērniņu uz mūžu. Ja, šis ir pirmais solis. Un vienkārši turiet ausis vaļā, sekojiet tam pavadienam uz priekšu un nebaidieties. Ja? Un adopcija nav tas pirmais solis. Adopcija ir pats pēdējais solis, ja, kas ir visnopietnākais. Līdz tam ir daudz dažādu mazu solīšu, ko jūs varat spērt. Līdz jūs esat varbūt gatavi tam adopcijas solim. Varbūt nekad jūs nebūsiet gatavi. Bet pētiet, ejiet, pētiet, nebaidieties. Jā, noteikti es piekrītu Vēsmai. Katram jums sirdī ir kaut kāda sēkla, tāpēc mēs šeit visi sēžam pie tik skaista rožaina, puķaina galda, tik sievišķīgā vakarā, kurus noteikti vajadzētu biežāk rīkot. Jā, tas, kādēļ es runāju un kādēļ es piekrītu intervijām un kādēļ es šeit šodien sēžu,
ir tādēļ, ka es gribu pateikt, ka tas, ka ir depresija vai ir grūti tajā procesā, tas ir normāli. Tas nenozīmē, ka jūs esat izdarījuši nepareizu izvēli, ka kaut kas nav sanācis, ka jūs esat nederīgas mātes vai ka jūs neesat tur lemtas, lai kļūtu par mātēm. Nē, jūs vienkārši augat. Un bērns ir tas, kas jums palīdz augt, kas jums palīdz nobriest. Un ir šie smalkie pavedieni. Ceļā vienmēr ir pavedieni. Un man ļoti uzrunāja, kursos bija tādi vārdi, kad katram bērnam piedzimstot, viņš meklē kādu, kurš meklē viņu. Un tā ir sadarbība. Tas nav tā, ka jūs esat tas galvenais. Jums ir tikai jādod mazs impulss, un process notiek pats. Bērns atnāk pats, un tas mazais pavadiens, man tie bija putni, man bija balodis, tātad tas, ko es izglābu, viņš man dēja olu katrā nozīmīgā brīdī ar bērnu. Tad, kad mums bija pirmā iepazīšanās, viņš izdēja olu. Tad, kad bija adopcijas spriedums, viņš izdēja olu. Un tad, kad spriedums stājās spēkā, vairs nebija nevienas olas. Un putns man aizlidoja, viņš nodzīvoja pie manis 3 gadus, un viņš aizlidoja neilgi pirms meitiņas atnākšanas. Bet tad man ienāca cits putns dzīvē ar meitiņu kopā. Un tāpēc ir tie pavedieni, jums ir visa pasaule, lai vai kā tas izklausītos, bet visa pasaule sadodas rokās, lai jums palīdzētu. Burtiskā nozīmē. Paldies. Tā kā jūs nebūsiet vienas. Jā, mans iedrošinājums būtu atrast kādu uzticības personu. Nezinu, bet viens svarīgs nolēmums, ka tas nav vīrs, tā nav sieva, tas nav tavs tuvais radinieks. Bet atrast kādu, man patīk šis vārds, izventilēt, jebkādu savu pārdomu vai notikumu, kas jau ir noticis, man ļoti, ļoti ir palīdzējis, kad man ir bijis kāds cilvēks, kuram vienalga vai jau tad, kad mēs bijām auģu ģimeni, vai tikai par to domājām, pat 2 naktī sazvanīties vai satikties un izventilēt tās savas emocijas, tās savas domas, to galvu padarīt mazliet mierīgāku, savest kārtībā, vienkārši izsakot to visu, kas tevī notiekās. Ideāli, ja tas ir cilvēks, kas iet kaut kam līdzīgam cauri, kā jau teicu, mums ļoti, ļoti paveicās ar mūsu draugiem, kas tam gāja cauri jau neilgu laiku pirms mums, kas mūs saprata un jā, ar kuriem mēs vienkārši varējām izrunāt tās savas nedrošības, kāpēc to sākt vai kāpēc to nesākt un kā to sākt. Tas ir ļoti, ļoti palīdzējis, kad jā, nevis uzkraut to nastu savam laulātajam vai savai mammai vai māsai, bet kādam, ar ko tu visu laiku neesi tajā ikdienā kopā. Paldies. Man liekas, lai kļūtu par auģu ģimeni vai uzņemtu bērniņus vai ģimenē, tas ir ļoti, tam ir jāpiet atbildīgi un ir jāizsver savi resursi, bet tāpat laikā es gribu iedrošināt, nevajag sarežģīt lietas, nopietni. Ja tev ir mājās vieta papildus gultiņai, ja tev ir emocionāla kapacitāte pievērsties mazam bērniņam vai lielākam bērniņam, vienkārši dari to. Varbūt sākumā parunā ar sev tuviem cilvēkiem un pajautā, ko viņi no malas saka. Nezinu, mamma vai māsas brāļi, vai viņi redz, ka jūs varētu būt auģu ģimeni. Jo no malas jau vieglāk bieži vien ir pateikt. Mēs citreiz esam ļoti kritiski pret sevi. Bet tam nav jābūt nekam tik ārkārtīgi sarežģītam. Un atcerieties, ka tas var būt arī pavisam īsts periods, un pat ja tas ir tikai viens bērniņš, kam jūs palīdzat uz īsu laiku, tas ir super. Paldies! Uz šīs noces arī noslēgšu mūsu oficiālo daļu. Es teikšu milzīgi paldies jums visām, katrai, ka jūs atradāt laiku. Paldies, ka jūs bijāt tik godīgas, patiesas un atklātas un dalījāties. Paldies jums. Atvainojiet, ka varbūt nedaudz ilgāk nekā bija rakstīts ielūgumā, bet es nevaru kaut kādu norautu punktu uzlikt, ir tik daudz ko teikt. Dalieties lūdzu ar šo informāciju. Šis video būs pieejams mūsu sociālos, Sirds sarunu YouTube kanālā. Ja jūs zinat kādu, kam tas būtu jādzird, padodiet tālāk, neturiet sveci zem pūra. Paldies vēlreiz un uz tikšanos vai kādās apmācībās vai kādā Instagram sarunā vai klātienē. Jā, un kamēr mūs vēl nemetīs ārā, mēs vēl varam padzird
tēju, kafiju, parunāt un tiešām uzdot vēl jautājumus, ja tie ir. Paldies jums vēlreiz. Aplausi dāmām un Ziedi.